Tā kā man te apmēram stundas laika būs jābūt jums priekšā, acis droši vien, ka nedaudz jāstādas priekšā. Es jums neapsolos, ka es varēšu iekļauties stundas laika, droši vien, ka varbūt ar astīti, bet es ļoti centīšos, jo es respektēju to, ka jūs esat to laiku atvēlējuši stundiņu, jo tās tēmas, ko man Linda uzrakstīja e-pastā, es domāju, Johaidi, studentiem es 5,5 gadus šo mācu, tagad man stundas laika jāspēj izstāstīt, jo Lindai ļoti gribēs, lai es pieskuros ļoti dažādām tēmām, tāpēc varbūt kaut kādam tēmam, kas tādas nopietnākas, varbūt jūs varēsiet teikt, bāc, šito tēmu vajag dziļāk. Un Linda pierakstīs, teiks, super, pavasarī Natālija stāstīs dziļāk. Ja? Un Natālija būs uzdevums pastāstīt dziļāk. Šobrīd droši vien būs diezgan liels tāds jautājumu klāsts, kas parādās ap šo iekšpagalmu tēmu. Un kāpēc es par to stāstu? Es pēc profesijas esmu ainava arhitekte. Profesijā strādāju nepieklājīgi daudz, neskatoties to, ka izskatos jauna. Es strādāju profesijā jau vairāk nekā 25 gadus. Un ainava arhitektūra man visu laiku bija pieņemts teikt, jauna profesija Latvijā. Nevēlna vairs jauna nav, 30 gadi mēs te izlaižām visu laiku speciālistus. Varētu teikt, 30 gadi tāds normāls vecums, ka kaut ko jau jāzina, vai ne? Nevar tā visu laiku sev par jauniem uzskatīt un nezinošiem un tādiem. Tāpēc to, ko es kaut ko zinu par šiem 30 gadiem, to es varēšu jums padalīties. Ikdienā es universitāti strādāju apmēram uz pusslodzi. Esmu universitāti izaugusi no asistenta amata līdz profesoram, tā kā visus pakāpienus no pēdējiem, kas pienes kaut ko, līdz tādam tam, kas ir kaut ko spēja arī stāstīt. Esmu izaugusi nozarē, esmu sākusi strādāt pirms pabeidzu studijas, sāku strādāt vairāk tieši ar dzīvojamām mājām, ar privātu mājām, jo tie bija tie laiki, kad biznesa vairāk apgrozās ar privātu mājas, dārzu ierīkošanām un tādam tēmam. Šobrīd privātu mājas gandrīz neprojektēju, tikai tad, kad ļoti pazīstami draugi ļoti palūdz. Apmēram tā, es saku, labi, jo tas jau tā arvien mazāk man interesē, ko gan zināšanas droši vien, ka diezgan daudz. Šobrīd mani interesē ir vairāk tādi lieli infrastruktūras objekti, protams, parki. No Rīgas objektiem sanāca pastrādāt ar Grīziņu kalnu parku un ar Ziedoņdārzu parku, kad pirms 10 apmēram gadiem viņi bija rekonstrukcija. Jau tagad prasās pēc atjaunošanas, es jau redzēju, tur šo to ir jāparskata. Tas nebija viegls process, birokrātija un vispārējais sita šitā. Mēs tos projektus tur vairāk mocējamies nekā projektējam, bet man liekas, tā rekonstrukcija bija kopumā veiksmīgā. Un varbūt pēdējais, kas vēl nav bijuši, aizbrauciet uz Ķemeru parku. Ja jums paveiksies mani tur satikt, tad pastāstīšu arī par to kaut ko vairāk. Man liekas arī, tā man sanāca kaut kā tie vēsturiskie parki, ko gan pamata man nav tā mana galvenā interese. Ja? Savu disertāciju es rakstīju vispār par Latvijas ainavas identitāti, jo jautājumi, kas skar kognitīvas lietas, mentālas lietas, atmiņas, simboliku, ir tas, kas man laikam pašai dvēselē ir vistuvākas. Un es rakstīju vairāk par Baltijas jūru, un jūra ir nākamais mans vistuvākais tās tēmas. Bet, iekšpagalmi, tas ir tāda, kas saka, ikdienas darba rutīna, kur tās zināšanas var būt uzkrājušas. Prieks arī redzēt pazīstamas sejas, un, kā Linda teica, ja tik daudz atnāca, tas nozīmē, ka tā tēma ir, interesējoša un aktuāla. Droši vien, ka jums katram ir sava interese un sava, cerams, ka lielāku daļu jūsu jautājumus varēšu vismaz atklāt. Tā, es te bišķi laikam pabīdīšu, jo es redzu, ka no šīs puses neredzu burtus, vai ne? Vai redzu? Šitā. Es nezinu, jūs droši vien, ka neesat īsta auditorija, kam uzrakstīt, kāpēc, ja mēs šo jautājumu paceļam, bet varbūt kāds no šiem kāpēc jautājumiem mums palīdzēs kā argumenti, lai pārliecinātu tos, kas varbūt nav. Jo vispār, ja mēs vispār runājam par pagalmiem un par pagalmu iekārtošanu, šeit visgrūtākais darbs paliks aiz manas prezentācijas. Tas ir vienošanās. Tas ir cilvēku savstarpējas vienošanās, kur tik ļoti daudzām dažādām interesēm dažreiz grūti atrast šo kopīgo vienošanas platformu. Jā, jo kopīpašums, man liekas, viena no sarežģītākiem veidiem,
kur katram it kā privātīpašums un it kā nē, un, ziniet, tas apmēram tas, kas pieder visiem, bet nepieder nevienam, un šīs, protams, ir tas lielākais jautājumu un sapjugo jautājumu klāsts, kas paliek aiz manas prezentācijas. Mana prezentācija apmēram iedomājas, ka jūs jau esat vienojušies, nu jau tagad jūs gribētu kaut ko darīt, ko lai dara. Bet es pati zinu, starp citu, cik daudz no jums dzīvo šādos pagalmos. Nesakoptos! Tāda, kas nedzīvo privāti mājas, kas dzīvo tādos pagalmos. Nu, mēs tāda nepārāk, pusītā apmēram. Es arī. Un vienošanās ir vissarežģītākais. Mums šobrīd ir manā pagalmā parādījies pāris iniciatori, paldies viņiem, es pagaidām stāvu maliņā. Es gaidu, kad tā dusmas lēkme pabeigsies, tad būs jēga no maniem ieteikumiem, jo šobrīd tas būs vienkārši darbs tāds bišķiņu varbūt vējā. Jā, un tad ir jautājumi, kāpēc vispār par pagalmiem ir jārunā par šo labiekārtojumu, jo reizēm liekas, tad, kad mums ir kādas krīzes, mums liekas, kam tā vide, mums jau ir vismaz jumts, vils galvas, siltums, ēdiens, tā ārtelpa, mēs taču dzīvojam tik zaļā valstī, ja? Bet tad, kad tiešām nofotografē tos pagalmus, tas, kas mums, it īpaši tie, kas mums palikuši mantojumā, nevienmēr tā situācija. Es neteiktu, ka vienmēr. Nevienmēr. Dažreiz ir ok, bet nevienmēr tā situācija tāda, kas varbūt palīdz mums ikdienas dzīves kvalitātē. Kopumā visā normāla pasaule skaitās, ka labiekārtots pagalms ir īpašumu vērtības celšana. Pieņemsim Norvēģiju, attīstīt jebkuras teritorijas, ir īpaši dzīvojamas teritorijas, viņa sāk ar zaļam teritorijām. Man sanāca pabūt vienā teritorijā, kas ir pēc tādas, kā viņi saucas, tehniskas lidostas, milzīgiem hektāriem lielas, ir pilsētai vairāk nebija vajadzīga, un viņi izdomāja, ka tur veidos jaunus kvartālus. Mēs atbraucam, sakam, kur tad ēkas? Viņi saka, mierīgi. Sākumā mēs sāksim ar teritoriju, lai cilvēki, kad pārceļās, viņi nedzīvo būvlaukama. Mēs viņiem pārdosim īpašumu jau ar pievienoto vērtību. Tātad viņi atnāk šeit, un tad, kā zaļā sirds bija izbūvēta šī zaļa teritorija, uz to brīdi, kad mēs bijām jau 5 gadus pašvaldībā ar šo strādājis kopā ar investoriem un attīstītājiem, un parks jau sāka veidoties un pieaugt, tad būvēja šos infrastruktūras objektus, dažādas sabiedriskas ēkas, skolas, un tad pats pēdējais bija šis dzīvojamas mājas. Tātad, kad jūs pērkat īpašumu, jūs viņu pērkat jau gatavā. Ja? Un šīs man īstenībā manā galva diezgan daudz izmainīja to domāšanu par to, ka tā ir tiešām īpašuma vērtība. Tātad, vai es gribu pārdot šo savu īpašumu vai nopirkt, jau cilvēki ar vienu paliek izvēlīgāki, viņi sāk skatīties, ko es redzu pa logu. Starp citu, ja jūs zināt, ir arī tādas dažādas mentālas veselības pamatlikumi, ka jums ir pa logu jāredz vismaz 3 koki līdz 5, ja? Un tā tālāk, ja es dzīvoju 12. stāvā, tā baigi grūti, ja? Tad tas loks tur jāizurb līdz apakšai, ja? Līdz ar kaimiņiem. Tas ir viens. Otrais jautājums – drošības jautājumi. Protams, tur ir iekšā gan apgaismojums, kas būtu nepieciešams, gan droši sēgumi. Man bija situācija, kad man mamma varēja palikt uz ratiņkrēslā, un tad es biju sapratusi, ka man būs jāmaina dzīves vieta. Ja? Jo man bija skaidrs, ka šajā pagalmā mana mamma pat no gaitiņa nevar iziet ārā. Izbraukt faktiski, ja, vai iziet. Un tas ir drošības un šis manas dzīves kvalitātes un šī funkcionalitāte par to vides pieejamību. Šie jautājumi ļoti, ļoti saistīti. Ja? Par kāpnēm, par pantusiem. Tas viss ir tas, kamēr mums viss ir labi, kājiņas, rociņas, kustās, viss ir labi. Kad tikko mums ir kaut kas notiek, ja, šie jautājumi paliek. Mēs viņus it kā sākumā neredzam, tad viņi paliek ļoti asi. Ja? Tad šī vides pieejamība, šī drošība, šī funkcionalitāte, tas ir arī tās atslēgas, kāpēc pagalmam jābūt labiekārtotam. Ja? Jūs redzat, es par augiem vēl vispār neesmu sākus runāt. Ja? Jo tas faktiski būs kaut kur tur aizmugurē lejā. Un komforts. Ja? Un šeit par komfortu runājot, šeit droši vien, ka jārunā par tādām lietām, kas šodien diezgan moderna, šis mikroklimats. Ja? Komforts, protams, arī šis vizuālais, šis estētiskais komforts, tas arī, bet mēs ļoti maz domājam par mikroklimatu. Cik ērti sēdat un forši caurvējā, ja? Cik tam bērnam forši spēlēties, ja tur ir caurvējš. Vai tieši otrādi šie kārstuma viļņi, ja? Vai pārāk liels apēnojums, tas nozīmē, ka tās funkcionālas zonas bišķi nesakārtotas. Ja? Līdz ar to šīs mikroklimata komforts par to ir visvairāk, tā, ka būtu jādomā, tas arī būtu
pie tādas pārdomātas plānošanas jau jautājuma. Bet šeit arī, protams, iekšēji novērojumi, kad jūs paši dzīvojat tajā pagalmā, jūs redzat, kur tie stūrīši forši, un ļoti bieži sanāk, pats tajā foršais tur ir tieši mašīnas vispār ko. Tāda saulainā, aizvējiņa, ja? Nu, mašīnām ir forši droši vien, ja? Kaut gan saule arī nav. Jā, un tad vēl ir liels jautājums, ko mums ir jāpalīdz mūsu valstī, jo ministrija ir apsolījusi, ka mēs sasniegsim dažus rezultātus. Es pagaidām nesaprotu, ar kādiem mērķiem, bet pēc tam parādījuši vienu piemēru, kā Parīze to dara. Viņi tieši šos pašus mērķus sasniedz tieši caur iekšpagalmi, un šīs tā kā neapgūtas zaļas teritorijas ir viens no šiem resursiem, ko var izmantot, jo mēs esam apsolījušies. Zaļā kursa ietvaros palielināt mūsu teritoriju, zaļas teritorijas pa cik tur 3% pilsētvides. Tas ir daudz, ja kad to pārvērš hektāros, tas ir ļoti daudz. Ja, un līdz ar to es domāju, ka tādi iekšpagalmi un jumta dārzi un vispārējais būs tāds viens no veidiem un urbānie dārzi, kur tas resurs vēl ir neapgūts līdz galam. Jā, un tad šeit ir saistība ar šo klimata pārmaiņu, tad ir visi šie zaļais kurs un citas programmas, ka šobrīd mēs, ka valsts esam apsolījušies Eiropās priekšā piedalīties. Tur iet runa arī par lietusūdeņiem. Ja? Kādus segumus mēs vedam, ko mēs pēc tam ar tiem lietusūdeņiem darām. Mēs maksājam par to, lai viņi aiztek kanalizāciju, vai mēs viņus izmantojam kā resursu. Tas ir nākamais jautājums. Mēs ar jums neesam tik bagāti, lai maksātu vēl par to, ka lietusūdeņi jāiet prom. Ir jādomā, kā mēs un pēc tam maksāt vēl par to, ka mēs palaistam tos augus. Ja? Tad šī ir vienkārši gudra saimniekošana, kas reize palīdz pildīt šos solījumus. Ja? Liels pasaules priekšā. Jā, un pagalmu labiekārtošana varētu līdzsvarot šīs attiecības. Jā, tātad ļoti ilgstoši ir kaut kādas vietas, kur nav skaidrs, ko ar viņiem darīt. Viens kaimiņš viņu izmanto vienam mērķim, cits kaimiņš izmanto citam mērķim, bet jā, notikusi tā labiekārtošana un ļoti skaidri ir definēts, ko mēs te darām, skaidrs zonējums teritorijai, tad varbūt ir bišķiņi vieglāk, tad visi ir vienojušies, ir pie kaut kā, pie kā mēs esam vienojušies. Būs divi riktīgi boringi slaidi, piedodiet. Bet es nedrīkstu par to nepateikt. Ja? Es dzirdēju, ka te cilvēks atnāca arī, es piedodiet, jūs pietiekoši skaļi runājat, es tā biju piespiedu kārta klausīsies, bet jūs atnācat ar ļoti pareizu domāšanu un ar to, ka šie jautājumi ir tādi, kas ļoti bieži liekas, ka sabremzē, ja nezin to ceļu, kā iet, viņi sabremzē procesus, vai ne? Tā ir. Es gribētu to pieminēt tieši no to, ka šī birokrātiskā visa sistēma, pat cilvēki, kas ir bija gatavi ar iniciatīvu iet un kaut ko izdarīt, cik viņiem ir resursi, vienkārši nokauj, jo tu taču neesi certificēts projektētājs, tu neesi nekas, tev vajag, un ja ir pagalms, tad tev vajag tur komunikāciju projektētāji, ceļu būvs projektētāji, ainavu arhitektu, tas kopumā izmaksā milzīgi. Un tad vēl bija tāda lieta, ka ļoti daudz zem daudzdzīvokļu mājām šie zemes īpašumi ir kaut kāda daļa, kas pieder mājai, un tad ir kaut kādi privāti īpašnieki. Ja? Tā ir vispār sāpīga tēma. Jā. Krusts pāri visam. Tad, jo vienoties nevar, jā. Nevar izdarīt, tad mēs atpirkām. Jau ir 10 gadi, ka mēs esam atpirkuši šo zemi. Ja? Bet iniciatīva, ja tu neko nevar tālāk darīt, jo tas birokrātiskais process vienkārši to visu... Jā, lūk, tāpēc es arī, dzirdot, es domāju, ka ok, šie likumdošanas jautājumi ir tie, kas ir jāparzina, tāpēc esmu sākusi ar to. Jo pirms mēs vispār ķeramies, paskatāmies, kas tur notiek, lai nav tā, ka mūsu kaut kādas iniciatīvas apstājās pie kādam durvim, jo mēs neesam īsti zinājuši. Ja? Un tad varbūt to, ko es gribēju izcelt, tas, ka tomēr šobrīd vispārīgi teritorijas plānošanas izmantošanas apbūves noteikumi paredz, ka pagalmos ir jābūt labiekārtotam. Tātad, pēc līkumā viss kārtība, visam ir jābūt, gan bērnu rotaļlaukam, starp citu, pieaugušu atpūtas vietas. Ļoti bieži visi grib to tiem bērniem kaut ko. Es savā pagalma nenāku vispār ārā. Es jums pateikšu, man nav ko tur darīt. Tāpēc, ka priekš manis, ka priekš pieauguša atpūtas vietas nav. Ja? Vai es varu sēdēt apkārt bērnu laukumam, man bērnam jau 15 gadi, viņš jau gadus 5 uz turien neiet. Ja? Bet apmēram ir tāds, ja. Un, protams, nerunājot jau par to, ka mums šīs funkcionālas zonas, ja, un iedzīvotājiem nepieciešamas stāvvietas, kas, diemžēl, ir sāpīga tēma.
Jā, un tad ir tās lietas, tas, kas ir aprakstītas, diemžēl neatiecas uz jau esošiem. To, ka mums šobrīd šie noteikumi nosaka, kas ir nepieciešams šie kvadrāti uz iedzīvotāju un tālāk projektēt kaut ko jaunu. Un šeit ir baigi foršie cipari. Ja? Mēs tā gribētu, ka 10 kvadrātmetri uz vienu iedzīvotāju apstādījumu zonas, vienkārši pa šiko. Ja? Un tas ir, un pēc tam arī pieņemsim arī visi šie attālumi, cik tur rotaļu laukumām un tā tālāk, ja? Un šis minimālas rotaļu laukuma platības. Bet ir viena forša piezīme, kas ir beigas, ar ko varbūt ir vērts pieturēties, ja jūs jūtat, ka šo jūsu zaļo teritoriju saka kāds apdraudēt. Pats pēdējais. Mēs esošu labiekārtojumu platību esošās teritorijas nedrīkstam samazināt. Ar jebkādu labiekārtojumu, ar jebkādu citu pārveidu viņu nedrīkst samazināt. Un šīs man liekas tāds būtisks, pie kā varbūt ir dažreiz vērts pieķerties, ja jūt, ka tomēr kaut kādu iemeslu dēļ mēs samazinām šo labiekārtoto platību. Jā, kādi varētu būt šie etapi? Pēc manas pieredzes tas nav nekāds ne grāmatas, nekas, es mēģināju salikt pēc tādas loģikas. Ja? Tad pirmām kārtām ļoti rūpīgi jāapzinās esošu situāciju. Tas, kas mums ļoti bieži nav, mums nav topografiskais plāns. Ir kādas idejas, priekš kam vajadzīgs topografiskais plāns? Marija zina, bet viņa klusē. Jā. Arī tieši tā. Pateikt, sakot, inženieru komunikācijas ir tās, ko mēs ļoti bieži, paskatoties savus zemes robežu plānus, kadastra datus, Google kartes, jebko citu, mēs to vienkārši neredzam un nezinām. Ja? Un tāpēc tas ir ļoti būtiski, ka mēs kaut ko gribēsim darīt, lai nav tā, ka mēs esam sacerējušies, ka mums paskatieties, kādas milzīgas teritorijas. Jūs nemaz nezināt, kas jums tur apakš. Tur varbūt ir gāzes apakšstācija, tādai, kurai vispār tuvoties nevar. Ja? Un tāpēc šīs varētu būt par iemeslu, kāpēc mēs kaut ko varam vai nevaram darīt. Ja? Nākamais – vērtības. Es pirmo neuzrakstīju problēmu un konfliktu situāciju, bet es uzrakstīju vērtības. Es jums pēc tam parādīšu, ko es uzskatu par vērtībām, tie ir esoši koki. Jo iestādīt jaunus, tā ir baigā cīņa un naudas. Un tad, kad jūs sapratīsiet, cik maksā iestādīt pūslīdz normālu koku, tad jūs par katru esošu koku vienkārši ar zobiem cīnīsieties, ka viņš tur paliek. Jebkurš, kuram pat varbūt 3 dzīves zāri, ja? Bet viņš vismaz varbūt tam kaimiņam 4. stāv ir tieši tas vienīgais koks, kur viņš pa logu redz. Ja? Tāds, ja? Es savā dzīvē esmu cīnījusies par ļoti daudziem kokiem, un es ļoti ceru, ka tie koki pārdzīvos mani. Ja es tā gribu mūžu beigās, tas kastaņas vēl tur stāv, ļoti labi, es viņu esmu, kā saka, cīnījusies par viņu, lai viņš paliek. Un tad jānosaka arī tās konflikta zonas, ir, kur mums ir kaut kādas izbraukātas, varbūt ir zaļas teritorijas, stāvvietu trūkums, vienmēr būs, jā. Mazfunkcionālas zonas, kur mums varbūt ir kaut kas tāds, kur mēs paši nesaprotam, tur kaut kas notiek, nenotiek, varbūt reizēm kaut kādas funkcijas var apvienot viena teritorija, nevienmēr katrai jābūt savs. Tad izpētām, kādas ir šīs likumdošanas prasības. Katrā pašvaldība būs bišķiņa atšķirīgas nianses, tas arī ir vērts zināt. Es par Rīgu pieņemsim visu no A līdz Z nezinu, tad man būtu speciāli jāpēt, ja detāli, ja man būtu jāprojektē, es vertu vaļā un pētītu pie konkrēta projekta, bet tas ir, man nāk saskarties, ka tas varētu būt atšķirīgi. Ja? Un tur ir ļoti bieži Rīga diezgan daudz uzrakstīt par koku aizsardzību un par seguma izbūvēm, labiekārtojumu un apstādījumu ierīkošanām. Un tad jātop uzdevumam. Un uzdevums būs tas, kur kaimiņiem būs jāvienojas. Ja? Koplēmums, ko mums vajag un pa kādiem etapiem izdarīt. Un tas ir dažreiz ir vienīgais risinājums, kā līdz tām nonākt, sadalīt pa etapiem. Tātad ziloņi ēdam pa gabaliem. Nav varianti. Tas ir, varētu būt, ka ir kaut kādas ļoti lielas pirmās lietas, kas ir vispār varbūt sākopšana elementāra. Ja? Un sākopšanu, ticiet man, var izdarīt ļoti daudz, tikai ar sākopšanu un ar daudziem vienkāršiem darbiem. Un tad mēs redzam, ka jā, nākamajiem gadiem tad mēs lēnām meklējam, gaidām līdzfinansējumu projektu, kaut ko tādu, un tad ejam uz priekšu. Tad šie etapi uzdevumi mierīga plānošanā. Nevis tā haotiski kaut ko mēs ķēram, tūlīt mēs te kaut ko stādīsim, taču pavasaris visiem niez, kas tur zaļie pirkstiņi vai kuriem violēti vai kādi dažādi tagad. Ja? Idejas būs daudz, un idejas parasti ir,
es redzu Līvu, es tev šodien pieminēšu, es tavus materiālus arī izmantoju. Līva varēs varbūt pāris vārdus arī pateikt. Līva ir arhitekte, man bijusi studente, kas starp citu par šo tēmu rakstīja maģistra darbu. Un viņai bija ļoti izcils un foršs maģistra darbs, šodien būs pāris kadri no viņas darba. Un tad jātop vai nu skicei, vai nu projektam, atkarība no tā, ko jūs tur esat iedomājušies. Ja? Jo vārdiski pateikts, tas ir viens, tikai tad, kad uzlikts uz papīra, tad tas kļūst bišķiņ tuvāk realitātei. Ja? Skatāmies, kas notiek ar finansējumu. Tādus ļoti elementārus sakopšanas darbus var darīt gandrīz vai bez naudas, ar ļoti minimāliem līdzekļiem. Mēs, kad savu pagalmu sākam kaut ko tagad darīt, izrādās, kādam stāv nevajadzīgs tas, kādam stāv nevajadzīgs tas. Ziniet, kā tur 45 vai cik tur mēs esam dzīvokļi, kad katrs kaut ko atnes, izrādās, ka wow, ļoti daudz ko var, un visiem ir instrumenti, un visi dzīvo dzīvokļos, bet lielākai daļa ir grābekļi. Ko visi tur grāb tajās dzīvokļos? Nezinu, balkoni varbūt vai kas? Jā. Nu, lūk. Jā. Un tad ir to ierikošanu. Ja? Ļoti bieži varētu būt tiešām tāda sakopšana, es parādīšu to setups, un kaut kas varbūt būs tomēr jāpasūt profesionāli, ir tīpaši tādas lietas, kas segumi un kaut kādas lieli darbi, tas tomēr nebūtu vēlams darīt. Pēdējais jautājums, ne pēdējais, pateicu, ka ar viņu būtu jāsāk, kāds to visu kops. Jo, ja mēs kaut ko izdarām, vairāk nekā šobrīd ir jāsaprot, cik daudz tas prasīs kopšanu. Ja? Ja mēs kaut ko iestādīsim, tā būs mūsu atbildība. Man, protams, Linda teica, iesaki augus priekš līņķiem. Nu, augi, jā, kaut daži arī paši aug tur, kur mēs negribam, bet tad, kad mēs ļoti gribam, tad viņi tur neaug. Ja? Un tas parasti tā ir, ka tas prasa, tas parasti visbiežāk nozīmē, ka vienkārši nedaudz nepareizi ir izvēlēt sugas priekš apstākļiem. Es nezinu, cik daudz no jums redzēja topogrāfijas dzīvē. Pāris cilvēki. Nu, tad tā doma, tā raibāka augšējā bilde, tas ir visam šim pašam ir topogrāfija. Un tas, ko var redzēt, kad jūs atverat visi atver savu pagalmu, tas ir pagalms Jelgoviens. Jūs atverat savu pagalmu Google, forši, mums ir pa pilnu zaļu teritoriju, nu tūlīt mēs stādīsim un raksim. Un tad es paskatos šeit visa mala, cauri vēl iet tas zilais gazas vāds. Nu super, ap gāzes vādu vispār, tur tieši tāpēc arī ir tukšums, jo neko arī nevarēja iestādīt. Arī iepriekš. Un nākamais, par ko šeit arī kolēģis runā, zemes sadalījums. Cik daudziem īpašniekiem būs jāvienojas. Ja? Tad šis ir tas kadastrālais plāns, uz ko ir vērts paskatīties. Un topogrāfija. Ar topogrāfiju ir tā. Es zinu, ka Rīgai ģeotelpisko datu aģentūrai diezgan daudz visādas topogrāfijas. Jums sākumam derēs kaut nepārāk aktuāla, vismaz ieskatam, lai vispār saprast, kas tur ir. Skaidrs, ka aktuāla topogrāfija parādīsies aktuālākie, bet ja zināms, ka pēdējā laika nebija veikta nekādi, varbūt ir rakšanas darbi, jūs jau tur dzīvojat paši 10 gadus, neko mums tur nav rakšu, visdrīzāk, ka komunikācijas nebūs stipri mainas. Iespējams, ka pat kāda vairs nedarbojas. Ja? Bet šādi ir, mēs tur esam baigi ņēmušies, ka viss tas ap to, tur tas un tas, izrādās tas vārds, jau tur atslēgts, vienkārši nav izrakts, viņš tur stāv. Mēs tur cenšamies uz viņa nestādīt. Ja? Nu, lūk, tāpēc diezgan būtiski ir saprast šos kadastrālus un topogrāfiskos datus tieši dēļ komunikācijām, tā ka daži no jums arī bija par šo zinoši. Par šo problēmu es nemaz negribu sākt runāt, bet es gribu viņu pieminēt, lai jūs neesat teikuši tā, ka tu nemaz ne par to neteici. Es jums saku, satiksme ir un būs vienmēr šo dzīvojamo pagalmu viena no problēmām, bet absolūti atteikties būs grūti, jo šie esoši pagalmi nav tā izprojektēti un izbūvēti, lai mēs iekšā varētu apstādināt jebkāda veida transportu, jo ugunsdzēsības ātras reaģēšanas jebkuriem transportiem būtu jātiek iekšā, jebkura gadījumā, un šīs būs arī viena no galvenām problēmām, ko ļoti bieži cilvēki vai nezina, vai piemirst un tā tālāk, un kaut ko sabūvē pa šauru vai aizstāda pa biežu, un tad, lai tas, vai liek mašīnas pa tuvu braucamām daļām, un tad mums, pieņemsim, ātrai palīdzībai ugunsdzēsiem varbūt ir problēmas tikt. Nu jā, stāvēšana būs tāda problēma. Par vērtībām es tagad gribēšu bišķiņu jums par tiem kokiem. Kā bišķiņi, kādi slaidi 5. Dažas svarīgās lietas, kas man liekas svarīgas, ko es mēģināšu tā ātri iziet cauri, ir forši, ja kādreiz bija veikta kaut kāda inventarizācija. Starp citu, vienu brīdi Rīgas centrālajai daļai diezgan daudz bija veikts, kur tie dati šobrīd baigi precīzi nezinu, bet es zinu, ka profesors Nikodemus šo to ir
apsekojis, varbūt ne detāli, bet kopumā saprast to situāciju. Un tā galvenā problēma, ka mēs redzam to koku, un ko jūs parasti redzat? Stumbrs, aizmušu stumbrs. Un liekas, ka super, eku stumbrs, ar to koks beidzās. Nekā ar to koks ir sācies. Cik man tās liels vainags, vismaz tik liels sakņu sistēma, īstenībā visbiežāk lielākā. Un ja vēl ir viņš aug pie kaut kādas sieniņas, kur viņam uz to pusi nevar attīstīt sakni, tad uz to pusi viņš attīstīs divreiz tik. Jo tā platība, ko jāpabaro to vainagu, ir samērā liela. Līdz ar to koki visbiežāk, un pēc tam, kad kaut kas ar kokiem notiek, ir teikts, mēs nepieskaramies koka ne vainagam, ne stumbram. Tikai uz saknam bija novietoti smagie materiāli, uz saknam braukāja smagas mašīnas, un augsne ir sablīvējusies, un vienkārši augšais kokam, un vēl, kā aug kokam saknes? Kā ir bērnu grāmata zīmēts? Šitā. Koku saknes aug šitā, un augšējos 30 centimetros. Jā, principā mums ir kaut kāds šitāds slānis, kas viss tev tur saveidojis, tur sakņu maz, un pēc tam kā 30-40 centimetri reāli ir saknes, un pēc tam jau sākas diezgan blīvi, atšķirīgam sugam. Ir bišķiņu uz dziļumā arī iet, ja? Bet pamatā tās saknes, kas bāro koku, ir saknes, kas tur koku un viņu stabilitāti, viņi iet dziļumā, lielas saknes, bet mazas visas bargsāknītes atrodas tieši šajā 50 cm augšējā slānī. Tas ir tās slānis, kas mums vajadzīgs, lai pieņemsim ierīkot takas, ja? Braucamo ceļu. Tad mēs tieši viņu nošķurējam. Tātad mēs nogriežam viņu, es nezinu, ja man kaut ko nogriezt, kas tas būtu, bez kā es nevarētu dzīvot? Gan jau, ka bez galvas. Ja? Nē, bez galvas droši vien, ka pavisam nevarētu, bet ja kokam daļu saknes, droši vien, ka kādu pusīti. Bet tā, ka lai kāds organs tā normāli izšņikā. Tas tev briesmu stāstus jums stāstu, piedodiet, bet šīs kokam ir tieši tik briesmīgi arī ir. Ja? Un tā ir neapzināšana par tom saknēm. Jūs neticēsiet, ir arī students, kas pie manis atnāca pirmā kursa izvedu ārā, saka, kur beidzas saknes. Viņi tā apstājas kādus 2 metrus ap to koku. Koks tāds milzīgi. Šeit es saku, un tagad vēl katrs 10 soļus uz aizmuguri. Un tad viņi visi šokā. Kā? Ja? Starp citu, šais pašas Rīgas domes saistošs noteikums, paldies tiem, kas salika šo schēmu. Un šos datus, tas viss ir pieejams, arī jūs varat, protams, arī nofečēt. Bet šeit ir uzrakstītas tās saucamas koku sakņu aizsardzības zonas. Šo ir vērts paskatīties, tas nav viens cipars. Katram kokam to aprēķinām pēc tā stumbra diametra. Ja? Tātad jums nevaru pateikt, ka ap jebkuru koku tur 2 metrus neko nedariet. Nē, tas, protams, ir atkarīgs no stumbra. Ja? Un tur pie elementāras matemātikas, domāju, kāds otrklasnieks varētu pareiķināt, ja? Kurā brīdī reizināšanu. Droši vien, kad 2. 3. klasīt. Ja? Tad ar reizināšanu vienkāršo var pareicināt, cik tās sakņu aizsardzības zonas. Tās sakņu aizsardzības zonas ir dažādas. Ir kritiska, tā ir tā spilgtā, ja? Tā ir tā pirmā, kas ir tiešām samērā tuvu. Ja? Un tad pēc tam ir tā minimāla, mēs projektos turamies starp minimālo un optimālo. Pie ceļu projektiem, diemžēl, ļoti bieži ir minimāla, diemžēl, tāpēc, ka savādāk tās sarkanās līnijas, tās telpas ir tik cik daudz. Pie dažādiem lieliem projektiem, kur ir parki, kur ir skvēri, mēs turamies pie tiem optimāliem, tāpēc, ka tur ir varianti. Tur var kaut kā apiet tam kokam no citas puses, vispār no citas puses pieslēgt arī laukumu vai tāku. Ja? Es jums nelasīšu neko detāli, bet šī informācija ir tāda, kas ir atrodama. Vienkārši ļoti bieži viņa mums nav zināms, ka tā ir atrodama. Jā, un tad šeit ir tā lieta, kas ir ļoti būtiski. Mēs pieņemsim, pasakam, ka mēs tur uzliksim kādus aizsargrežģus, aizvedosim vieglus segumus, arī tādus, bet kokam arī jābarojas. Ja? Kokiem ir problēmas, kad viņam netiek uz tām saknēm arī kaut kāds mitrums. Tāpēc koki, kas it kā ielikti, it kā sēgumu, mēs izrokam viņam bedri. Pieņemsim, atnāk tāds sakņu kamols, mēs izrokam šitādu bedri. Kā jūs domājat, pēc cik gadiem apstāsies koka augšana? 3, 4. Viņš aizņemis to vietuņu. Un no visām pusēm ir sēgums un ļoti blīvs. Un no sēgums ir tāds nevis birstošs sēgums, bet cietais sēgums. Mitrums tur tiek tikai tajā augšējā aplītī. Ja? Un arī nevienmēr labi, ja pieņemsim uzlikt tos režģus, kādreiz
pienāciet, kam nav žēl sava manikīra, paknabināt starp to režģīti, ka tur vispār ir augsne. Tur parasti nav augsne, tur ir ķepis, ko veido netīrumi kopā ar naftas produktiem. Viņš vienkārši pārtiek viņam pāri. Man ir speciāli studentiem, man savu manikīru nav žēl, es aizēju, saku, jūs te redzat, ka kaut kas tur var cauri tekt. Tur varbūt pie labām lietus gāzēm moši kā 2 spaiņi tiek. Ja? Nu tā, izsucās lēnam. Tā kā šīs ir diezgan būtiski veidot ap kokiem apdobes. Kaut ko stādīt zem esošiem kokiem ir forši, bet pēc manas pieredzes diezgan nereāli. Es domāju, ka pie Dailas teātra aiziesiet, mani kolēģi, kas to projektēši, paši to atzīst. Viņš saka, 10% eksperimenta vienmēr vajadzīgs. Viņi tur sastādījuši dažādu zemesēdes augus. Viņi saka, mēs zinām, ka daļa neizdzīvos, bet mēs ceram, ka vismaz daļa izdzīvos. Ja? Jo tur ir ļoti liela mitruma konkurence un sakņu konkurence. Ja? Pat stādot samērā agresīvu zemesēdes augus, diemžēl šīs ne. Tāpēc kokiem jādod, kur elpot un dzert. Ja? Nevajag mēģināt ar to ar kaut ko izpildīt. Ja tur jums ir plika augsnē vai labākā gadījuma mulča, vislabākais. Zālienu pat nav vērts stādīt. Zālienas tur arī parasti nīkst, vai ne? Kas zem kokiem nekas neaug. Es mēģinu šobrīd draudzēties ar bērziem. Man ir jāsadraudzē šobrīd ar 30 bērziem, kas ir bērzu birstalā, un es zem viņiem neko nestādu. Es ļauju tur izaugt, kam tas izauga, un es vienkārši kontrolēju. Man nepatika pāris balances, es tam izēju cauri, pārēju ļoti reti, šobrīd man tur bērzu bēkas pilsētas vidu. Ja? Es ļauju veidoties tam biotopam dabiski, es nemēģinu ieaudzēt ne zāli, ne kaut ko tam līdzīgu, bet vēroju, kas tur aug un ļauju tam. Tas no tādas urbānas ekoloģijas principiem. Jā. Mani kolēģi labie koki kādreiz zīmē šos baisos stāstiņus, tādas karikatūras. Kādreiz viņi diezgan pie tā ir strādājuši, diezgan šobrīd arī diezgan daudz arī strādā. Arī būvlaukumā, kā koku pasargāt, ja, tad mēs parasti veidojam vai vairogus ap tiem stumbriem, vai būvējam pat veselus nožogojumus, ja, ar domu, ka tieši pa tām saknēm, jo mēs gribam tās saknes. Ja. Saknes vienu zāru koks var ataudzēt, 2, pat 5 zārus, bet saknes ataudzēšana ir samērā ilgs un grūts process, nevienmēr izdodas. Ja? Par ierīkošanas procesu tādiem lieliem projektiem, jūsu zināšanai varbūt ir sagatavo pat atsevišķu koku aizsardzības plānu. Tad, kad mēs strādājam pie lieliem objektiem, tad ir sagatavots atsevišķu koku aizsardzības plāns. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka bez tā labiekārtojuma plānu, ko mēs būvlaukumam uzzīmējam, kur smaga tehnika nedrīkst pārvietoties, kur nedrīkst kraut nekādus smagus materiālus, un, kur, principā, mēs mēģinām pasargāt. Ja es ierodos objekta, čāļi, kas tur brauc ar tiem bobkatiem, Natālija ieradās. Tad visi tā kārtīgi brauc. Jo es, ja kas, es uzreiz fotografēju, es saku tā. Un tad ir vienreiz pie viena traktorista es pienācu, un viņi saku, klausies, 500 eiro no tevis. Viņš saka, kas notiek? Es saku, tu tikko man esi pāracis saknes ļoti vecam krūmam, ko es gribēju saglabāt. Un, lai es tādu nopērku, man tas maksās 500 eiro. Es saku, dod šurp. Un tad, kad es viņam to naudu reāli pateicu, cik maksā šīs krūms, kas viņam varbūt neliekas vērtība, viņš sāk piedomāt. Ja? Viņš sāk piedomāt pirms to sakni viņam izrākt, kaut gan principā viņš varētu tur iet bišķiņ pusmetru tālāk. Ja? Jā, un ja mums ir dažreiz ir procesi, ka mums kaut kur pie saknēm ir jārokās, nav varianti, ir tā saucamas vai caurduršanas metodas, ka mēs vienā pusē saknēm un otrā, un tad ir, kā es jums teicu, tajā augšējā daļa saknes mēs vienkārši ejam apakšā un mēģinam tur bišķiņ urpties, taisīt to kanālu un tad to komunikāciju vilkt, jo dažreiz tiešām nav varianti, ka jābūt tai līnija tur, nevar parkā, pieņemsim, ja mums gar taciņu jāveido apgaismojums, mēs nevaram visu laiku viņu šitā vilkt, ja? Skaidrs, kaut kādas vietas viņam tā komunikācija jāiet taisni, tad veido šos caurduršanas metodus. Un dažreiz ir kaut ko jāatrok, un tad tajā brīdī ļoti svarīgi, ka ir kolēģi arboristi darbojas uz vietas, tur tās mazas saknes, faktiski tā vaļēji, vairāk pa 3-4 stundām nevar stāvēt atrakti. Ja tā sanāk, viņi apžūst un principā viņi ir mirst. Ja? Un tā saknē, lielas saknes vēl kaut cik saglabājas, visas mazas saknītes nē. Tāpēc varbūt, ja esat redzējuši, kad kokus kaut kur vēd, viņi tā kārtīgi aptīti, ja? Jo apžūšana tā ir nākama problēma. Jo liekas, ka mēs kaut ko atrokam, mums tur bišķi kaut ko pielabojam, patīram, papildinam tam kokam, bet ļoti ātri jāizrok. Ja? Ļoti ātri momenta. Un ja nesanāk ātri, tad ir kādu čalīti jāalgo, lai viņš laista. Ja? No varianti. Ja? Tad tam kokam. Tā ir nākama visbiežāka kļūda. Ja?
Ja sanāk, ka ļoti ilgstoši un nav varianti, ka mums jābrauc tam pa tām koku saknēm, tad mēdz ierikot vēl tādas lielas plāksnes, kas sadala šo smagumu, ja, jeb to slodzi. Tātad mēs braucam nevis pa tā mašīna smaga, kur ir varianti. Pieņemsim pie Latvijas Universitātes jaunas ēkas, lai nomazgātu tos logus, jābrauc visu laiku gar jaunstādīto koku saknēm. Viņi tiešām liek tās lielas plāksnes, un tad ir tas mazgājumais aparāts, kā viņš tur sauc pacelais, ja, tad viņš tur stāv uz tām plāksnēm un nespiež uz koku saknēm, bet bišķiņ sadalās tā slodze. Tā kā ir varianti, ja, ko var darīt. Un tad nākamā tēma, ja mēs par tām koku sāpē savu jums izstāstīju, ja, tāpēc tas secinājums ir ļoti padomājam to esošu koku vērtību un domājam par viņu kā par vērtību par to koku, kā mēs ar viņu varam sadzīvot. Un šeit reku no Līvas jau ļoti smukas schēmiņas, jo, ja mēs runājam par pagalma zonējumu, tad šeit ir būtiski Līvu viena no domām bija, ka nemēģinām viena mazā pagalma ielikt visas. Jo dažreiz ir dažas no tādām funkcijām, ko varbūt paskatāmies mums un kaimiņu, ja, cik daudz jūs ietverat, ka tas ir mūsu pagalms. Ja. Varbūt jūs tur kopā vairāks, tāds vesels ir, pieņemsim tā kā šeit, ja, ka mēs šeit sevi uztveram, ka mēs tā esam visi kaimiņi. Un tā grūti, ja, protams, bet ļoti bieži mēs nevaram vienā pagalma ielikt visu, un sportu, un bērnus, un pieaugušu atpatu, vēl urbānus dārzus. Tad mēs viens otrus uz galvas sēžam. Ja? Tāpēc jāpadomā, ar kuriem var draudzēties un varbūt kaut ko sadalīt. Ja? Jo nekā tā nevar, tiem pagalmiem tad jābūt ārprātīgi milzīgiem, katrs kā mazā pasaulē, un tas ļoti grūti. Tāpēc tas zonājums, un tās galvenās zonas, protams, ir, par ko mēs ļoti bieži aizmirstām. Mēs taču gribam dzīvot un sev tā ienākt mājās tā skaisti. Ja? Tā saucama reprezentatīva zona. Ko nozīmē reprezentatīva zona? Tas ir tas, kas ir mūs sagaida. Kas sagaida arī tos cilvēkus, kas nāk pie mums ciemos. Kas pie jūsu mājas sagaida? Cerams, ka nav tie dzelteni, zaļie draugi, kas ir atkritumu konteineri. Ja? Tā kā ļoti bieži tā ir. Es, kad nāku pie kāda ciemos, tad ir čau, šitiem 3, ja? Vai cik tur, tagad vēl brūnais, ja, draugs nāk klāt. Ja? Un tad ir, kas ir šīs, kas veido šīs jūsu mājas vizitkarti. Ticiet man, visiem, kam ir privāta māja, viņi savas fasādes centrālas sapušķojuši, ka tik, tur ir apstādījumi, tur ir lampiņas, tur ir viss sakārtots, tā ir jūsu seja, ja? Kas ir tas? Un par šo ļoti bieži aizmirstām. Ja? Un tad katru dienu nākot iekšā vēl nolamājamies uz tiem krāsainiem draugiem. Atkal šitas, labi, neko nevar darīt. Ja? Un tad šīs ir tāds, kas liekas tik elementāra lieta, bet viņu ļoti bieži aizmirsta, jo mums liekas, tas jau tāds smukums nevienam nav vajadzīgs. Bet ja tas smukums ir katru dienu tā kā uz tām acīm, tad nav patīkami. Saimniecības apkalpes transporta piekļuve, neaizmirstam katru reizi pie jebkuriem labiekārtojumiem. Pie jebkura punkta ir jāspēj pa perimetru apbraukt ugunsdzēsības mašīnai, nesastādam kokus, nesaliekam labiekārtojumu elementus tā, ka lai nevar mierīgas atpūtas zonas. Tik man tas pietrūkst. Ja? Par bērniem kaut kā visi padomā, un visi, tāpēc, ka tās māmiņas ir trakas, ja? Viņas visu laiku grib, viņas ir tādas, viņam enerģijas daudz, viņas ir, kaut gan es, kad biju māmiņa, man gribēs tik laiku pagulēt, ka tik bērns aizmiekas kopā ar viņu. Man nebija tik daudz spēka cīnīties, varbūt, jā. Bet visu laiku mēs gribam tos bērnus senioriem, pieaugušiem. Jūs gribat, es taču vispār esmu tas, kas samaksāja par to īpašumu, nevis bērns. Un man tur vispār pagalma, nekas, tā kā, jā. Ja man vēl bērns, viņam arī nav nekas, par ko es tur vispār maksāju, jā. Tāds apmēram, ka nav visas. Sporta zonas ir, paldies Dievam, ka šobrīd ir pilsētē ļoti daudz koplietošana zonas, tad šī ir viena no tām zonām, kur varbūt var nedaudz izslēgt, bet varbūt manam vīram būtu pietiekuši ar vienu stieni ārā. Viss. Viņš būtu laimīgs. Neko daudz. Viņš no rīta izgāja vingrošanu, varbūt ar kaimiņu kopā to izdarīja. Jā. Un tāds, un, protams, apstādījuma zona, tas ir tas, par ko man visbiežāk gribas rūpēties. Jā. Un piebraucam ceļā autostāvvietas, tas jau pats par sevi, bet mums, redzat, man pēdējais, bet parasti tas mums ir pirmais. Par kompozīcijām. Pateicu sev, ko es teikšu uzreiz. Šīm ļoti liels nozīmes nav. Bet šīm ir nozīmē uztverē un estētikā, un tas strādā kopā gan telpiskas struktūras uztverē, un
šeit droši vien vairāk jārunā par šo kontekstu ar arhitektūru. Kāda ir arhitektūra, kāda šī telpa kopa par sevi, kādi jau šobrīd elementi, kas tur atrodas, un tās varbūt diktē priekšā, kāda tā kompozīcija veidosies. Diemžēl man jāsaka, ļoti daudz arhitektu un ainavu arhitekti pašmērķīgi grib vienalga kāda telpa, vilkt cauri savu kompozīciju un no tādu ambīciju vadīt. Ja? Es parasti ļoti cenšos meklēt kādu identitāti, kādu rozīnīti, kas šim pagalmam tāds foršs, interesants, kas tur tāds, kas viņu atšķir, un no tā kompozīcija lēnām veidojas. Ja? Nu, kaut kādam tam vērtībam un no tā stāsta varbūt, ja? Un tas palīdz. Ja? Bet kopumā ļoti daudz tās kompozīcijas, man liekas, lineāra kompozīcija un ļoti ģeometriskā kompozīcija tomēr dizaina mērķis. Un es uzskatu, ka tas es liktu pēdējā, jo parasti tādas vietas ir grūti apdzīvot. Visforšākas manai gāmi mozaika veida kompozīcijas, kur mēs vairāk pielāgojamies cilvēka mērogam, nevis domājam par to, kā tas izskatās plāna, bet domājam par to, kā es apsēžoties tur, kā es jūtos, kāda man telpa. Un pieņemsim, visos šos milzīgos pagalmos ir problēma ar mērogu. Cik omulīgi sēdēt vienā tukšā milzīgā pagalma, kur tur kaut kur viena māja, tāda pati, ka tur viena māja, un tāda pati, ka man aiz muguras, un es uz tā vientuļa soliņa, bet labāk, ja piemēram tā vientuļa bērza, tur apsēžos. Sajūtas, diezgan skumīgas, tad es jau labāk dzīvokli pasēdēt. Ja? Tātad šis mērogs, tam lieliem pagalmiem ir problēma ar mērogu, ja? Ka tās mērogs cilvēka mērogam ir pa lielu. Es teiktu, ka foršais mērogs, to, ko es arī redzēju, pēc tam parādīšu dažus piemērus no Skandināvu valstīm, tas ir tāds mērogs apmēram, ka šīs 3-4 šīs telpas superīgi. Mēs te neesam daudz kaimiņi, es katru zinu sejā, vai gandrīz katru, es zinu katru bērnus, visiem bērniem mantiņas turpat atstātas, neviens neko nebaidās, un tie pagalmi ir slēgti. Tādi bija, ka man, lai tur nofotografētu, es apmēram tā domāju, es tur drīkstu ienākt vai nē, es tā māliņa, man vajag, man priekš studentiem, bišķiņ, ja. Jābūt sajūtai, ka tas nav caurstaigām, tā nav publiska telpa. Ir tāds gudrs nosaukums semipubliskā. Jums droši vien, ka neko tas neizsaka, bet tas nozīmē daļai privāta, daļai publiska, semipubliskā. Un pagalmi tā ir semipubliskā ārtelpa. Tāda viņai ir jābūt. Beidzot par apstādījumiem. Cik var muldēt, vai ne? Stāsti par augiem. Par apstādījumiem. Te es droši vien, ka pastāstīšu, ko sākuma nevajag, un pēc tam pastāstīšu, ko vajag. Ja? Tātad, protams, mēs visi gribam izturīgus, mazprāsīgus, skaisti ziedošus. Mission impossible, piedodiet, ja? Bet var piemērot un, protams, ko jūs pirmo nestādīsiet? Ko nestādām pagalmos? Kas jums liekas ir tas, kas prasa visvairāk rūpes? Kādas puķes? Viengadīgas puķes, vasaras puķes. Viņas tiešām var tad, ka katru otro dienu kāds pie viņiem var pienākt ar lēkām. Bet ne visas. Ko mēs sauc par ziemcietas, var ļoti labi izturēt, nelaistot, un vispār tur būs, ja, tur viss var aiziet pa pusē sauvaļā un būs kārtībā. Ja. Jā, nestādām rozes droši vien, ja, un nestādām tāds, kas ir pieprasa regulāro piegriešanu, un nedodies būs jāskrēda vēl pret kaut kādiem mošķiem viņus tur tīrīt. Tātad tās sugas, ko es jums šodien ieteikšu, tas būs tikai mazs skaits no tā, ko es varu ieteikt. Ja? Un tas būtu tāds, kas varbūt bišķiņ adekvātāks. Nākamā problēma, mums gribās lielus kokus, tajā pašā laikā mums pagalmos vietas it kā daudz, bet tajā pašā laikā nav ļoti daudz. Tāpēc mēs tomēr skatāmies arī uz tādiem kompaktiem vainagiem un nepārāk drūmiem un smagiem vainagiem. Un tiem, kuram neveidojas nenormāli daudz lapas, kurš koks, jūsuprāt, veido atkritumus tā kārtīgi daudz? Kastanis, ja? Un kastanim, diemžēl, tas lapas arī pati plāksnīte ir diezgan cieta, viņa ļoti ilgi sadalās, viņa var palikt slīdena. Un kurš koks, kuru izmanto ļoti maz, bet vispār gandrīz neveido atkritumus? Bet ļoti maz, tas lapas tādas, ka... Kāds? Jā, arī. Skujiņi tieši tā, diezgan daudz skujiņi. Un es teiktu īstenībā bērs. Jā, viņa tur bišķiņ kāds zārs dažreiz nokrīt, bet viņam tās lapas tik ātri sadalās un tik ātri pa visu viņas nekad nenokrīt. Ja? Lūk, tas, no kā būs jāuzmanās, ar sarkano parādīšu, neko ērkšķaino, neko indigo,
un nestādam invazīvas sugas. Es te apmēram diezgan nesmukiem vārdiem lamājos pirms kādas nedēļas, jo es atveru atjaunoto invazīvo sugu sarakstu, un es sapratu, ka vēlams param man, tas būs aizies etra, man vairs nav ko projektēt. Jo invazīvo sugu saraksta ienākuši tādi augi, ko mēs agrāk projektējam, kur ļoti daudz arī Latvijas šķirnes izveidots. Jā, es parādīšu pēc tam dažas manas galvenas sāpes, bet, diemžēl, es jau pat no pēdējā projektā izņemu projektu no skaņošanas, visu samainīju. Jā. Arī daudz indīgi augi, jā, bet tas tāds. Tāpēc mēs šeit diezgan uzmanīgi, jā. Tā. Un nākamā lieta, par ko varbūt bišķiņ mazāk zināšanas, ir par ekoloģiskām grupām. Ko tas nozīmē? Saviem studentiem es vienmēr saku mācīties no dabas. Tātad, ja mēs mācāmies no dabas un vērojam dabiskos biotopus, un ja jūs mēģināt paskatīties uz jūsu pagalmu kā uz dabisko, pusdabisko, teiksim, godīgi biotopu, jums būs daudz vieglāk saprast, kādus augus likt un kādus ne. Ja mums tur aug bērzi, rododendri tur būtu paķeksi? Protams, ka ne. Kur aug rododendri dabiski? Priežu mēžos, kur ir skābas augsnes. Jā, jūs tur Agenskalnu priedes, cik es sapratu, Agenskalnu tas priedes arī ar vien mazāk. Varbūt emocionāli var padomāt, bet es tāpat neliktu. Ja? Tad mēģinām saprast, kas dabiski, kādi līdzīgie augi veido. Un daba pasaka visu priekšā. Ja jums ir tuvumā kādas ūdens tilpnes, tur būs visbiežāk vītoli, augi ar reknam lapām, tad jūs varat stādīt kaut ko līdzīgu. Un ja jums būs super sauss, tad tur augs augi ar šaurām, asām, mazām lapām, viss tāds sīks, ja jūs tur mēģināsiet tā vietā ielikt rododendru, veiksmi, ja? Tad kāds, omītē būs katru dienu pie viņa jāpieskraida, ja? Un jāelpo viņam virusu, vai drīzāk nevajag elpot. Ja? Tātad izpratnē par šo ekoloģiju. Tās droši vien ir tā pirmā kļūda, kas varbūt ir grūtāk. Mēs, latvieši jau ir dārznieki dvēsele. Un nedod Dievs viņus aizsūtīt kokaudzētavās, ja? Un nedod Dievs ļautu dāvināt augus viens otram. Tad tagad moda ir hortenzijas, tad mēs tās visur tagad liekam, ja? Un šīs bišķiņa aizmirst. Ja gribat mazkopjamo, domājam par šo ekoloģisko. Pielāgojamies, nevis to, ko mums sagribās, bet pielāgojamies šim dabiskam biotopam, būs mazāk jākopja, godu vārds. Un tad indīgi augi. Un par indīgiem augiem es varbūt parādīšu tos, ko jūs neesat gaidījuši, ko jūs varbūt zināt. Par to, ka īve ir indīgs augs, jūs zināt? Ļoti labi. Jā, tur principā jāsēdas tās ogas tā kārtīgi daudz. Jā, bet oficiāli mums viņu jāliek, es domāju, ka tas ir vairāk dēļ bērniem. Jā, ka tas ogas ir. Jā. Telpaugi, jā. Un no kaķiem tur vēl jāglabā un tā tālāk. Jā. Tad man pa brīnumu arī buksis. Šobrīd ir ielikts arī šo indigo. Kāpos mēs, paldies, ne, bet mēs runājam par to, ko mēs tādam pagalma. Sava privāta māja, kāpos, tas viss derēs, jā. Kāpos droši vien, ka neviens vispār neēdīs principu pēc neko tur, jā, bet tāds, jā. Un segliņi. Es segliņus projektos izmantoju daudz. Man viņi patika, tas ir viens no augiem, kas izglāb dažreiz arī ēnainās vietas, bet dažas daļas viņiem skaitās arī indigas, tas ir varbūt ir, jā. Jā. Un tad pieņemsim tas mežvītenis, tas, kas tiem skaistiem ziediem zied, jā, viņam arī tur atsevišķas daļas mēdz būt uzmanīgi, vienkārši uzmanīgi. Man par brīnumu arī līgustars. Līgustars arī viens no šiem dzīvžogiem neaizvietojamiem augiem, kas man pašai arī ļoti patika. Un viņam tās spīdīgas foršas lancētiskas lapiņas, kas ļoti ilgi turās. Ir dažas arī mūžzāļu šķirnes, kas pie mums tādas pusmūžzāļas, viņas nav. Jā, bet skaitās tādai pa pusē. Jā. Protams, etiķa koks, tas ir skaidrs, ar viņu vispār uzmanīgi. Jā. Un sarkanais plūškoks. Jā. Plūškoks vienu brīdi ir... kurus mēs pusi par pankoklokiem sauc, jā. Vienu brīdi diezgan daudz, arī putniem patīk, un īstenībā kopumā labs augs, bet, ir jārēķinās, ka šīs ir. Arī... Ko darīt, ja tādi augi atrodās dendroloģiskā parkā, kuris tā... Nē, mēs nerunājam šobrīd par dendroloģiskiem parkiem. Tas nenozīmē, ka šos augus nevar stādīt. Ar tiem jābūt uzmanīgi dzīvojamos pagalmos.
Tāpēc, ka tur tā kā bērni, tā kā tās. Mēs publiskos apstādījumus viņus stādām diezgan daudz. Bet šī ir vieta, kur uzturās bērni. Skolās arī mēs nestādām šādus. Jā, dendroloģiskā parka mēs audzējam indigos, superindigos un visu kaut ko citu, jo mums ir jāzina tas sortiments kā tāds. Tieši sarkanais, nevis melnais. Jā, ir divi. Jā, tur tieši tā, jā, tie ir divu veidu, jā, tieši par sarkanu iet runā. Gan irbenes, gan arī kāpmirtis, kaut gan kāpmirtis, manuprāt, arī viens foršs sedzējaugs. Par invazīvām sugām, tas ir tas, ko es tur tā ilgi biju lēmājusies pie šitās tabulas. Man vienam citam projektam vajadzēja salikt, un es gāju cauri. Un pieņemsim tas no tā, ko jūs varbūt arī ikdienā esat redzējuši. Mums ļoti daudzi pagalmi pilnis ar baltam robīniem. Savu laiku, viņas padomju laikos iestādīs, viņas smuki sasēja, smuki ar sakņu atvesem aizgāja. Zied cilvēki sauc viņam par baltam akācijam, tas nav nekāds sakars ar akācijam, tas ir robīnie pseidoakācija, jā, tas ir... Nav īsti latīniskais, bet viņa skaitās invazīvi, viņa ļoti daudz izplatās. Mums ir jāatcerās tas, ka šobrīd ir invazīvo augu saraksts. Es burtiski nesen biju semināra, kur no dabas aizsardzības pārvaldes arī runā. Viņi saka, mums ir jāpiesargājas, tāpēc, ka kaut kur Eiropa tas jau invāzija aizgāja. Mums būs, nebūs, neviens nezin, bet invazīvos augu sarakstu ir jāved, viņš vienots. Ja? Viņš ir vienots, un tāpēc mums jāuzmanās. Un tad pats svarīgākais šums šobrīd ir aprozorugoza, ja, kas ir krokaina roze. Krokaina roze, kas ir skaitās invazīvs augs. Mums Latvijā ir fantastiskas šķirnes, mēs viņas parka rozens saucam, jo uz viņa pamata ir Līdija Freimane, rītausma un abeļziets, ļoti daudz skaistas tiešām šķirnes izveidots. Šobrīd pilnīgi oficiāli viņas ir paziņotas arī šķirnes. Neskatoties uz to, ko audzētos viņus prom var nopirkt. Tāpēc man jautājums tas ir kā. Ja? Lūk, es sapratu, ka Rīga šobrīd Krasmalā nāksies mainīt. Kā tur īsti būs? Ja? Nāksies, nenāksies, bet varbūt vēl cīņas. Es arī savu laiku runāju ar dažiem dendrologiem ļoti pazīstamiem. Viņi man teica, kontrolētos apstākļos nevajadzētu būt, ka ir problēmas. Protams, ka dabiskos apstākļos neviens viņus un tuvu jūrai nestādām, mēs jau sen. Jā, un tas nabagais ligustrs, kur es nekad dzīvē neesmu redzējis, ka viņš vispār aizietu savaļā, viņš arī ir šobrīd šo augu sarakstā. Jā. Droši vien, ka pa tādu, ka smilceršķis aiziet uz priekšu, jūs esat redzējuši, jā, un tāda sikie burtais pat man jāiet tuvāk, jā. Tad ir vēl, pieņemsim, ir arī korintes, bet varpainas, jā. Tas, ko stādam šobrīd apstādījumus, tas ir Lamarka korintes, bet, varpainas korintes, tur tā ar viņiem ir uzmanīgi. Tā kā ir vēl šāds saraksts, jā, mēs vienkārši publiskos apstādījumos, un ir tīpaši pagalmos, tāpēc ar tiem ērkšķēniem un indigiem uzvanamies, bet vienkārši tā, lai nav pēc tam sarežģījumi. Un tad par tādām grupām, ko mēs, tā kā kokaugi un krūmi, un tad ir atsevišķi ir pa zemcietam dažas galvenās lietas, ko es varbūt gribu teikt. Tātad, tomēr priekš pagalmiem es pati personīgi izvēlētos kompaktos, bet ar skrājiem vainagiem. Lai tomēr tas noēnojums mums tāpat pagalmi ir jācinās gan ar noēnumu, gan ar palieku saldu, un lai veidot to klimatu maigāku, tad skrājus vainagus, kas veido tādu pusēnu, nevis pilnīgi melnu ēnu, ka cilvēkiem aizino arī logus, ka ļoti daudz cilvēki saka, mēs ciešam no tā, ka saulīt logus neiespieš. Tāpēc tos skrājus vainagus, ja mēs ņemam, tad ņemam skrājus vainagus, tādus vieglus kokus, kas mums dod tādu vieglu pusēniņu. Ja? Un es izvēlētos tos, kam ir tās sīkās lapas, tas arī reize, ko iet kontekstā ar tiem skrājiem vainagiem. Protams, izvērāmies no visiem tiem, ko es jau minēju, indigiem un invazīviem. Un tas, uz ko mēs mēģinām šobrīd iet, izmantojam daudz dažādu sugas. Tātad, kāpēc vispār daudz dažādu sugas jāizmanto? Šobrīd klimatiskie apstākļi ir tādi, mēs cenšamies neizmantot vienveidīgas sugas. Kāpēc daudz? Ne tikai tāpēc, ka mums jāpelna bioloģisko daudzveidību, tas mums visam liekas pilnīga teorija noteikti, ja? Bet man tas ir būtiski, jo, ja objektā pēkšņi uznāks kāda slimība, man vismaz nenomirs 100% visi augi, bet varbūt nomirs tikai 10–15%, ja? Jo, pieņemsim, šobrīd bukšiem nāk slimībā. Es domāju, ka ļoti tuvu bukši. Šobrīd ozoliem nāk slimībā.
Kas nākamais? Oši un gobas jau sen. Ošas un gobas savos projektus jau nelieku gadus 25. Diemžēl, jā. Kaut gan gobas es jums vienu brīdi gribēju ieteikt, pēc tam domāju, labi, neieteikšu, bet tās nokarenas formas ir foršas, bet viņas var bišķi pieskatīt, nav tik traki. Jā, tā kā šīs ir diezgan būtiski, tās daudzvietīgas sugas vairāk no tās izturība un pēkšņi kaut kas notiek. Un citas sugas būs izturīgākas pret sausumu, citas pret tām lietavam, jo jūs redzat, kā mums mainās klimats, diezgan krasas tās pārmaiņas. Un tad vienkārši būs tā, ka ja pēkšņi viena suga neizskatās gluži līdz galam labi, tad cita suga ir bišķi labāk, un tad viņi kaut kā viens otru kompensē. Lūdzu, neliekam retumus. Liekam tas, kas mums ir salcietīgas un mūsu klimatiskai zonai. Labi, mēs ar jums neatrodamies ne Rezekne, ne Daugavpili, tur tas saraksts ar augiem ir vēl šaurāks, jā. Būtu Ventspilī, viņš būtu bišķi platāks, mēs te pa vidutiņu, jā, bet tās zonas salcietības, mums mazā Latvija ir 3 salcietības zonas, kas ir samērā daudz, jā, jo mums tiešām tik ļoti atšķirīgi klimatiskie apstākļi. Un tas, kas ir galvenā problēma, tas ir vairāk uz krūmiem attiecās, ka jāveido kopīgas apdobes. Nestādam augu pa vienam, bet veidojam kopīgas apdobes, tas atvieglos kopšanu, tātad pļaušanu, un ja būs pēkšņi nepieciešams kādreiz aplaistīt, un tas arī veido tādus kompaktus un telpiskas struktūras, kas ir daudz patīkamāks. Ja? Nestādam tuvu ceļiem, nestādam tuvu ēkām, jo dažreiz, ja pat jums liekas, ka nav tuvu, ir tuvu. Jo tas ir man pašai tāda kļūda ļoti bieži. Mēs iestādām un mēs neņemam vērā, ka tas vainags jau ies pāri. Ir tīpaši tad, kad nav apziņas par to, tas krūmiem. Kokam tur vainags būs jums pāri, jūs varēsiet iet, kur krūmi parasti, viņi normāli uzguļās uz tās takas. Un mēs tāku nevidosim lielu un uztaisīsim tos 1,50 m, kas ir pa maz, bet uztaisīsim, tā kā varēs pašķirties. Un uz pusi no takas tur uzguļās tas nabagas pirēņa, un tad jau ir visiem viņu žēl, jo iestādīta šitāda, stādiņš taču bija šitāds. Kā, viņš tur, jā, viņam patika, viss kārtībā. Par ekoloģiju es jau runāju, krāsu, forma, estētika. Man ir jāsaka, paldies Dievam, mēs ar jums dzīvojam Baltijā, un mums laikam ar šo gaumi tā kā lielākai daļai viss kārtībā. Mums tas skandināviskais gēns ir diezgan dziļi, un tādus raibus varbūt gluži man retāk, tad man ir baigi būt speciāli jāmeklē. Bet man liekas, mums tas skandināviskais gēns ar to atturīgu krāsu sajūtu un tas latviskās, tas dabas, mūsu daba arī nav, tā kā Spānija, visas šīs krāsas, mums ir ļoti pieklusinātas un labi, ka tā, tad ar šo mums problēmu bišķi mazāk, jā, bet tomēr tā estētika ir kaut kādā pēdējā brīdī varbūt paskatāmā. Perlišu mīskaste, tas ir gundegas, jā, teiciens, tad, kad mēs salāsām ļoti daudz mazus atsevišķus augus, kas neveido kopā šo struktūru. Nākamā liela grupa ziemcietis, kā jūs teicat, nestādām puķis, es teiktu, stādām puķis, bet nestādām viengadīgas puķis dobēs, jo tās tiešām ir katru gadu ieguldījums un darbs, jā. Un tad šeit ir tas, kas šobrīd ir modē. Šobrīd mode ir tāda bišķiņa vieglā nekārtība. Mans tētis teiktu tā, šitās nezaustu man nepiedāvā. Un pirms gadiem 10 man viena pašvaldībā teica, ka lūdzu, kāpēc jūs mums piedāvājat nezāles, viņi teica kūlu. Jā, es pateiktu, un es mēģināju izstāstīt, kāpēc. Man nākas kūlu nomainīt uz rozēm. Es nevarēju pārliecināt diezgan spēcīgi, bet mēs stādām kūlu. Mēs mēģinām viņu stādīt jau gadus 15. Lēnam jau saka iepatikties. Ja? Kad ir plūsi, tad drīkst būt slinkam. Ja tur izaug pa vidu kāda nezāle, neviens to neredzēs. Ja? Un te var būt atļauties slinkam, jo kopā ar tām dekoratīvām graudzālēm, jeb tam zaļveida ziemcietiem, ko mēs saucam, veidot šīs dabiskas kompozīcijas, ir iespēja, ja jums tur kaut kas pēkšņi izdīgā no tām savaļas sēkla, no tā saucamā sēklu bankai, super, viņai tur būs vieta, viņa varbūt ļoti labi iederēsies, ja? Un viņu var neizraut. Vairs tādas sterilas tīras dobes neviens nedara 2 iemeslu dēļ. Tas ir dargi. Un estētikas izpratnē pasaule ir mainījusies. Šobrīd mums tā ekoloģiska estētika ir daudz tuvāka, un mēs viņu sapratam. Un atkal veidojam kopīgas apdobes. Un jo lielākas, jo labākas. Ja jūs varat izvēlēties 1 metru vai 5, stādiet 5. Kā jums liekas, kāpēc?
viņiem būs vieglāk pārdzīvot. Jo lielāku grupu jūs veidot, jo vieglāk viņa būs pašnoturīgā. Tas ir dabas likums. Liela upe, jūs ieliesiet spaini ar naftu, visu to apēdīs, kompensēs un tā tālāk. Ieliesiet mazā strauta būtu beigas momentā. Un šeit ir tieši tas pats. Ja kaut kas notiks, klimatiski apstākļi, lielai dobai vieglāk uzturēt arī to mitrumu, tā kopistiski, un mainīties ar barības vielam, mikorīzes un vispārējie procesi veidos lielākas grupās. Ja? Un tāpēc tas ir tāds galvenais ieteikums, nesastremēlēt pa maziem gabaliņiem un tā tālāk un veidot viengabalainākas kompozīcijas. Tas atvieglos arī kopšanu. Ja? Tur var ar lielu tehniku pļaut, tur var nerāvēt, ja? Nu, dažreiz varbūt pavasarī vajag izrāvēt un tāds. Ja? Un atkal skatāmies, un šeit ir bišķiņ jāpaskatās. Man šeit gan ir bilde, ir daži viengadīgi augi, kāds redz, tie, kas zina augus. Pašā priekšplāna. Tas verbens, jā, nu, nav viņas daudzgadīgās, bet nu, tāda bilde. Viņas izsēs, un tad, kad tu gribi viņas pats izsēt, nevēlna nebūs. Bet tad, kad viņas pašas izsēs, nu, tad tur ir. Jā. Nu, tāds, jā, skatāmies tos augus, kuram ir ļoti ilgstoši dekoratīvas lapas. Jo, ja mēs izvēlēsimies tikai tos pēc ziediem, ziedi, mums, diemžēl, augi Latvijā zimciets zied cik nedēļas? Es pat nesaku mēnešus. Maksimums 3 nedēļas. Ļoti reti, kuram ir ilgāk par 3 nedēļām ziedēšanas laiks. Kas tajā brīdī? Kaut kāda nesmuka lapa vai lapa pēc tam nesmuka? Ja? Tāpēc arī liek tas graudzāls, jo graudzāls bišķiņ tā kā pietušē visus nesmukumus, ja? Jo viņas ļoti ilgstoši dekoratīvas ar savam skāram, var arī uz ziemu viņas atstāt, kā agri pavasari nogriezt. Un forši tie augi, kuriem paliek dekoratīvas pogaļas, ja? Kas pa ziemu, kuras arī var negriezt, tur varbūt kāds putniņš atlidos to sēklu apēdīs, izbirdinās kaimiņu pagāma, lai tur izaug, ja? Nu tāds, tā kā tie dabiskie procesi. Nu var bišķiņ paslinkot, jo viņš būs nedaudz dekoratīvs. Protams, kā kuram un tā estētika, nu, es uzreiz saku, nebūs, diemžēl, nu, vienota šī estētikas izpratnē. Mans tētis teiktu, nezāls. Un viens jautājums ir augstas dobes. Diezgan populāri, diezgan liekamas iekšā par urbāniem dārziem, piemērus paskatīšu, bet ir ļoti vienkārši jāizvērtē, pirmām kārtam, vai būs tie, kas viņus kops. Ja? Tas, kas redzēt Skandināvu valstis, tas ir parasti dažas dobes, kur kāda omīte ar pagalma bērniem darbosies. Droši vien, ka mana māma varētu būt tāda omīte, jo viņa pabeigus savu laiku arī pedagoģisko šo tehnikumu, jā, un tad viņai parasti pagalma bērni paši ir lipuši, ka es pazaudēju tur atslēgas, palīdziet man. Sveši bērni nāk, es saku, tu zini to bērnu? Viņš saka, nē, nu viņš to spēlēs, nu es zinu. Nu tāds, un tāda, ja ir tāda omīte, kas varētu ar viņiem tur nākt un parādīt un dalīties pieredze, tas ir fēni. Ja mēs to ieliekam formāli, nekas nenotiks, jā. Arī skolas pagalmos esmu redzējusi skolas, kur arhitekti smuki ieprojektējuši, tādas augstas dobes, nu mēs mācīsimies, nu mums būs izglītības projekts. Es atnāku rudeni, es saku, jums tā, ka tur nekas nav bijis. Jā, mums nebija nevienam laika. Nu tad neliekam. Ja? Tad šīs ir, diemžēl, tāds jautājums, kas ļoti populārs, ļoti foršs, bet ir jābūt tādam, kas to grib. Tehnoloģiju ir kāds, kas nezina? Daži nezina. Ļoti vienkārši. Viens moments ir apakšā parūpējamies, lai saknes nenāk augšā. Visvienkāršākais veids ieklāt kartonu, jo kartons ir pa vienu sezonu spēja apstādināt saknes, pārbaudīts personīga pieredzē. Un tad mēs sākam krāmēt no rupjākām uz smalkākām frakcijām dažādas lietas, kas var kompostēties. Ir ļoti fēni, ka apakšējā slānī var sakrāmēt dažādus bluķus, resnus zarus, ne sausus, bet slāpjus, jo tas ir sava veida smietruma akumulātori, un pēc tam viņi atdod. Viņi paņem lieko, un viņi atdod, tā kā dabiskie, un lēnām sadalās vietas, kur patīk jums vai nepatīk, bet augs dažādas sēnes, viņiem tur jāaug, jo viņas palīdz ar visiem mikroelementu piegādi augiem. Parādīsies dažādi mazie visādi kukaiņi, kurus mēs neredzēsim, varbūt kaut ko redzēsim. Un pēc tam mēs jau sākam likt no rupjāka kompostā uz smalkāko, arī lapes tur var būt, un trudvielam bagātas augstas, un tikai augšējā slāni. Jā, tā kā tāds garšīgs pirāgs, droši vien, kas liekam pavisam garšīgs, nu mums izskatās apmēram šādi. Ja? Dažas nianses, ko es esmu redzējusi visbiežāk kļūdas, ir parametriem.
Platums ir no abām pusēm manas izstieptas rokas. Es nevaru izstiept rokas uz metru, diemžēl tikai uz 40 centimetriem. Un ja man ir 85 gadi, varbūt vēl mazāk. Ja? Jo elkonīši jau ir sāpoši. Ja? Tā, to ir jārespektē. Tāpēc 80 centimetri platas dobes tas ir tiešām maksimums. Un nākamā kļūda parāk šauras ejas. Jo augi ko dara? To pašu kā ar taciņiem. Izveļās, jūs jau smuki pabarosiet. Ja? Viņas izveļas, izaug, un tu tur ar tačku nevar izbraukt un tā tālāk. Tāpēc tās ejas tāds bišķiņ platākas ir, ja kaut kur no 1,20 m līdz pat 2 metriem, ja jūs zināt, ka jums kāds pārvietosies arī ratiņkrēsla vai varbūt kāds vecāks cilvēks, paņemiet 2 spaiņus, cik jūs vietas aizņemiet ar tiem spaiņiem. Ja, ka vēl 2 arbūzus apakšā. Ja, tad bišķi vairāk. Nu, lūk. Ja, tā kā, un jāveido starplaukumi, kur varētu būt kāds galdiņš, soliņš un nolikt instrumentus, nu bišķiņ tā apgriezties. Lai nav tā, ka tādas ejas, ka labirinta, ja, bet bišķiņ, ka tā ir tāda telpa. Jā, sugas varat pafočēt, bet es tā ļoti īsi atgādināšu tās pamat sugas, ilgi nestāstot, kļavas. Kļavām ir viena no sugām un šķirnēm bagātākām, ko mēs nenovērtējam. Mēs esam pieraduši redzēt tās pašizsējas kļavas, kas visvienkāršākas, platlapu. Tas atcer platanoīdes, platlapu lapas. Nē, tādas nav obligāti. Ir kompaktu vainagu, ir ļoti smukām mazām lapām, ir skrājiem vainagiem, ir augs, kas tiešām arī dekoratīvi izskatās. Tā kā šķirņu daudzums ir vienkārši milzīgs. Ja? Tā kā šīs ir viena no sugām, ko var izmantot. Mani mīļie bērzi. Bet arī mēs liekam vai papīra bērzus, ja, kas ir arī šobrīd diezgan mode, ir daudzstumbru koki, viņu speciāli no paša sākuma audze jau kā daudzstumbru, viņi arī neaugs to maksimālo augstumu, ja, viņi bišķiņ mazāk turēsies. Ja. Un tad ļoti daudz dažādu šķirnes. Man pašai ļoti personīgi simpatizē dižskabāži un skābarži. Man liekas, arī maz novērtēta suga. Dižskabāži viena no tiem, kas ļoti ilgi tur tas bronza lapas. Citi teiks, ka beigts, jo viņš tās lapas var turēt arī visu ziemu, un pēc tam tikai ar jauniem lapiņam viņas nokritīs. Ja? Cits teiks, super, man piesēdz guļamīstaba arī ziemā. Ja? Un dižskabārdas un skabrdas veido ļoti smalku zarojumu, ļoti vieglu. Tā kā man liekas, viena no tādiem augiem, kas šobrīd bišķiņi aizmirsti stādījumos, bet samērā izturīgi, ja? Arī tieši pret klimatiskiem šiem apstākļiem pagaidām vismaz turās. Agrāk varēja teikt, ozoli mums turās. Nu, tagad iemīļota suga dēļ tam sakuram. Ja? Bet ne tikai sakuras. Īstenībā šī dažādai ginti, tas, kas ir arī prunus, šobrīd ir prunus mazāk izmanto citas nosaukums, bet tur ir gan ievas, gan plūmes un arī ļoti daudz dažādu šķirnes. Forši viņš ir ar to, ka viņš ir kompakts, viņš ir viegli veidojams, kāds zārs jums traucē, viegli var izgriezt, viņš viegli ļaujās, un viņš nebūs tik ļoti kaprīs. Ja? Un nav liels. Ja? Tad skraiši, bonus ir reti ziedošs koks, ja? Kas tā krašņi ziedošs, kas varbūt. Krāsainas lapas, starp citu ar krāsainām lapam vienu no plūmju dekoratīvām šķirnēm latviešu spīdolā. Ļoti smukas lapas. Ozoli, teiks, Natālija traka vai nees ozolis pagalmos, bet konisko vainagu ozoli. Ja? Tas visi tie, kam ir šaurie vainagi, vai tie, kas ir ļoti lenaudzīgi. Pieņemsim, sarkanas ozolis izaug pietiekoši liels, bet viņš tiešām lenaudzīgs. Viņam veidojas tie foršu zīles, kas patīk bērnam, ja? Tas, kas ir nevis gārenas, bet tādas apaļas, bet man liekas, pagalmiem smuki dara arī tie piramidālas formas, ja? Kas ir fastigiāta koster. Un pilāģi. Man pašai pret pilāģiem ir tā bišķiņ tā uzmanīgi, man tas aromāts pavasarī nepārāk uzrunā, ja? Bet pilāģis viens no tādiem, pie tā visa šobrīd arī ļoti daudz veidi, gan šķirnes, gan veidi, kas ir ļoti labi palīdz. Ja? Intermēdija būs īpaši smaržīgs, ja? Diekavas teiksim, ar viņu tā bišķiņu uzmanīgāk, varbūt gluži zem logā nevajadzētu viņu likt, bet kā tādu vienu no grupas kokiem varētu būt ok. Diemžēl pēdējā laikā es saku, arvien vairāk novērot, ka pilāģi bez nekāda iemesla sāk slimot ar koku vēzi. Vienkārši koks pa 2 gadiem nobeidzas, viss apaug ar tādu biezus ķerpiem un
ātri vien ir aiziet, bet cerēsim, ka tas tika izņemuma gadījumi, bet kopumā Pillaģi ir diezgan arī interesanti, ko var likt. Un diezgan daudz zemesēdzes augi. Es jums pēc tam parādīšu tendences. Tā galvenā tendence iekšpagalmos un publiskas ārtelpas mēs samazinām zāliena platības. Principā es esmu bijusi pagalmos, kur zāliens nav gandrīz vai necik. Un tās pat, sakot, jo zālienu visbiežāk arī kaut ko jādara, jāpļauj. Ja? Pat, sakot, zāliens no jums prasa, ja es vēl gribat viņu kvalitatīvu, tad viņš no jums prasa ar vienu vairāk to kopšanu. Paldies Dievam, mēs pietiekoši nabadzīgi, mēs nevaram atļauties viņu laistīt. Varbūt privāti mājās. Ja? Kāda Dubāja viņi vispār tādu zālienu nevar savādāk ievest. Bet zemesēdzes augi ir tie, kas varētu ļoti labi daudzas mazus stūrīšus un daudzas vietas, kas arī nekas cits neaug. Principā jums aizņemt. Jūs varbūt pirmos pāris gadus bišķi paskatieties, lai kādas tur nezāles neizaug, bet tālāk gandrīz vai neko nebūs jādara ar tām vietām. Tik jāskatās, ka viņš pa daudz, jā, tur tad nedaudz jāpakontrolē. Un tad šeit ļoti daudz. Es pie zemesēdzes augiem ieliku arī bukšus, jo bukšus var turēt zemus. Jā, viņus var griezt un turēt zemus. Tiem, kam nav pretenzijas pret viņu aromātu, bet viņš principā ir... varētu būt arī tāds. Citiem cilvēkiem man paziņam, teiks, man vienkārši patika, jo citiem cilvēkiem asociējas ar Toskānu, ar tādām vietām, jā, kopā ar lavandam un tādam tas tāds. Vēl vesela čūpiņā ar zemesēdzes augiem, ieskaitot arī dažus kujiņus, kas ir, teiksim tā, es savu laiku esmu atēdusies ar kadiķiem, man varbūt viņus grūtāk jau uztvert un stādīt, bet vietu viņi aizņem labi, ātri, daudz. Un ziemzaļi. Ja? Un vispār koka augi mums kopumā pietrūkst, jo pilsēta viņi, diemžēl, ļoti cieši no dūmgāzēm un ar vien mazāk sugas, kas spēja pielāgoties pilsētas apstākļiem. Ja? Bet es domāju, kaut ko var mēģināt. Ja? Un tad šeit ir vesels skvērums. Ļoti diezgan ir viegli audzējamies ir dažādi zemes kārklu šķirnes, jo kārkli vispār ļoti mazprāsīgi, ja? Un tad viņi burtiski jums pa 2 sezonam veidos gatavu platību, un tur var piemeklēt dažādi šķirnes. Un kārkli un vītoli viena no tām, kur ir vēl vairāk nekā kļavām, ja? Tie veidi, kur var izvēlēt. Man, starp citu, studiju laika bija viens projekts, kur man bija milzīga teritorija. Tas bija tāds eksperiments tikai no kārklim un vītoliem izprojektējām. Tāpēc, ka tā bija sala, kur no visas puses bija ūdens, un tad mēs tādu iekšēju uzdevumu, ka mēs mēģināsim, kā būtu, ja tikai no kārklim un vītoliem. Un viņam ir ļoti daudz lapu un formu, daudzveidība. Tāds bija eksperiments. Savu 10. es dabūju. Dzīvžogi. Bez dzīvžogiem mēs arī nevaram, bet atcerieties, dzīvžogi nav obligāti varbūt cērpījumie. Protams, cērpījumiem vienmēr izskatās akurāti un forši, bet mums nevienmēr ir laiks viņus ir veidot, ja? Bet varētu būt arī brīva forma. Dzīvžogi šeit sūgu daudzveidība ir pietiekoši liela, ja? Ieskaitot pat tādas veidus, kas ir visādas abeles un nogabeles, kas ir maziņas. Viņas arī tīri labi izskatās. Ja? Galvenais nenogriezt pa ātru, ja? Lai mums tur nogatavojas bišķiņa auglīšu un varbūt ziedi. Ja? Un ja jūs gribat ziedošus augus, ziedošus dzīvžogus augiem, tur arī jāatcerās. Agri ziedošus mēs griežam uzreiz pēc ziedēšanas. Agri ziedoši tas mums ir forsītijas, spīrējas. Ja? Galvenā kļūda, ka nogriež rūdeni. Kā uz ziemu vajag kārtīgi, mēs jau kārtīgi saimnieki, visu nošņikojam, sapakojam, izgrābam lapas, lai saknes apsals, nedod Dievs. Ja? Kāds kaimiņš apdziedās. Mēs visu laiku no tās apdziedāšanas baidamies. Ja? Tāpēc zālienu pļaujam un lapas nograbjam. Bet tās lapas tur ir vajadzīgas, jā, diemžēl. Lūk, un tad nenogriežam viņus pa ātru. Ja mēs rudeni nogriežam, ziedus mēs neredzēsim. Un pēc tam iesiet pie tā koka audzētājs, teiks, ko tu man noperdēji, ja mēs tai forsītie ziedus neredzējam, bet jūs katru rudeni to ziedu smuki nogriežat. Ja? Viņi, diemžēl, aug ziedi tikai uz šī otra gada zara. Ja? Tā kā šeit tāda ļoti elementārs ieteikums. Maziņš. Un pagalmu labiekārtojumu pirms 10 gadiem izrādās. Mūsu Ainavu arhitektu biedrībai bija viens projekts, kas saucas Pagalmu renesanse. Tādu vārdu Pagalmu renesanse vēl joprojām var atrast mūsu biedrības mājaslapā, par to būs atsevišķais slaidiņš. Un kas te ir tās, ko var darīt? Un te būs tās lietas, ko jūs varēsiet darīt bez nekādas birokrātijas, ko es jums ieteikšu. Un viņas pamata būs saistīts ar to tomēr sākopšanu. Bet sākopšana arī ir ļoti daudz, ko var darīt. Puķu dobes, kur mēs nestādām krūmaugus, bez tādam tikai puķis, var stādīt bez nekādas skaņošanas.
Ja? Tur nav dziļas sakņu sistēmas, un ja jūs gribat, pieņemsim, ar kaut kādu esošu puķu dobi renovēt, absolūti vēl drošāk, ja? Vai sākopt, pieņemsim, ir var zālienu, ja? To visu var darīt absolūti brīvi. Ja? Dzīvžogus ir pārstādīt, atjaunot ļoti daudz no tiem dzīvžogiem, kad liekas, ka viņi ir parauguši. Mana sētniece, mana pagalma, viņa saka, Natēla, ko es daru? Man viņa apnika, es nogriezīšu līdz 0, bet saknes man ir slinkums ņemt, gan jau, ka neaugs. Es saku, kā vēl augs? Un tā arī bija, pa 2 gadiem mums bija jauns dzīvžogs, un viņa teica, viņa gribēja viņu iznidēt. Es jau priecājos, ka viņa viņu atjaunoja. Ja? To arī var darīt pilnīgi nevienu negaidot un nebaidīties. Visas tās sugas, kas ir agrāk stādīti, kas ir spožas klintinas, kas ir ligustri, viņi fantastiski atjaunojas. Viņi būs jums tikai pateicīgi, ja? Par šo zemo apgriešanu. Jā, un tad mēs ar šiem esošiem stādījumiem varam veikt šo rekonstrukciju, pieņemsim dobē, mēs varam patīrīt maliņas, mēs varam tur kaut ko pārstādīt, kaut ko izņemt, kaut ko pielikt, tam arī tāda skaņošana kā tāda nav vajadzīga. Arī dzīvžogas mēs varam rekonstruēt, ja pieņemsim kaut kas izkrita, to vienu mēs tur iestādīsim, es domāju, ka mums pa pirkstiem pašvaldība nesitīs, ja, jo tas jau vienmēr tāpat ir bijis, ka dzīvžogs, mēs jau neko tādu jaunu viņu kā substanci neveidojam. Nu, un tās nelaimīgas viengadīgas puķis arī drīkst stādīt. Ja? Bet es viņas ieteiktu stādīt tajās augstājas dobēs, jo viņas vieglāk tur kopt, un tur var ar bērniem viņus iesēt un vērot, un kas tur pa sugām, un kādi tur tauriņi, ja? Un kādi kukaiņi tur viņu sēd nost, un tas viss tā kā būtu jautrībai. Bet tiešām, ja? Tikai augstās, tur neaizrauties. Ja? Mēs varam nomainīt augsnī, tas viss ir arī dažreiz var palīdzēt. Jā, mēs varam sēt un stādīt, tas viss arī mēslot, tas viss ir sakopšanas darbi, jā. Apgriezt, un tas liekas, ka tas nav nekas. Bet ticiet man, tad, kad to izdara, un šis nebūs viegls darbs. Tie, kas kādreiz rociņas ielikuši, viņi zina, arī šo izdarīt, tas ir diezgan daudz darbiņš. Ar šo var arī panākt ļoti, ļoti daudz, jā. Tas ir tādas galvenais lietas. Nekad te bildīts, ja? Šitais ir no tā pagalmu renesanses. Tur ir jāapgriež dzīvžogs, bišķiņ kādu krūmu tur paformē, paceļ uz augšu, tur tas sakopj, dzīvžogu vienkārši piegriež taisnāk. Jaus kāds ir labāks, ja? Vai kaut ko pārstāda vai piestāda pilnu ar zemsēdzi. Tā vieta, ka tur kāds veidoja kolekciju dārzu un tur nekas negrib augt, nomainījām zemi, piestādījām zemsēdzi, jau izskatās labāk, ja? Vai atjaunojam zālienu, tur, kur viņš jau sen ir izbrādāts un nav nekas tur tāds. Un mēs varam ar esošiem labiekārtojumiem elementiem veikt jebkādu remontu. Ja? Tātad mēs neveidojam jaunu, līdz ar to mums nav neko īpaši jāskaņo, bet soliņiem ļoti bieži ir vajadzīgs elementāri virsmu nomaiņi. Ja? Vai varbūt pat kāju balstus var nomainīt, bet ir tā, ka tas bija esošs soliņš, ja? Tad arī mums nav jāskaņo. Tas arī būs ļoti, ļoti daudz, ko mēs varam jau izdarīt. Ja? Tad ir kaut ko jānolimiņo. Dažreiz viena kāja tur iekrita, tad vienkārši augsne bišķiņi varbūt. Ja? Arī tā zona zem soliņa ļoti bieži, un tur kaut kas nesaprotams veidojas. Tur var kādu birstošu seguma, pieņemsim, ielikt kādu granti, ja? Vismaz iebert. Varbūt kādas pāris plāksnes ielikt, tas arī nebūtu nekas tāds skaņojums. Ja? Arī atkritumu urnas vai nomainīt, dažreiz viņus vajag tikai nokrāsot, ja? Viņi varbūt tikai krāsa nebija kvalitatīva. Ja? Un tad ar esošiem gāju celiņiem, nevis jauniem, var patīrīt. Dažreiz tas ir plāksnes, kas ir ļoti aizaugušas. Varbūt kāds no jums kādreiz piedalījies, kad lielai talkai bija arī pagalmu sakopšanas projekti. Es vienreiz piedalījos vienā tāda pagalma kā mentors. Es nebiju gaidījusi, ka šīs mums būs galvenais darbs, ko mēs darīsim. Jo tad, kad mēs atnācam, mums vēl iedeva armijniekus līdzi, lai tā ātri, jo tur bija filmēšanas brigāda, Rukmans atbrauca, Rukmens. Es tur tādu domāju, ak, Dievs, kur es esmu iekļuvusi, bet labi, kaut kā jātiek vaļā. Un tie armijnieki atnāca ar lapstam, saku, ko darīt? Es saku, čāli, jūs te varēsiet ātri šitos te. Ak, Dievs, viņi 4 stundas to laukumu, kam ir atbrīvoja no šīs augušas zāles, jo visas tās šķirbas un pareiz ļoti prasīja. Jā, bet, kad viņi to izdarīja, iznāca Omīte, saka, jūs te jaunu segumu uztaisījāt? Jā, tās remonts, un cik tas nebūtu sāpīgi, bet, diemžēl, šis dārgākais, kas ir segums, spēja vietu izmainīt līdz nepazīšanai. Es šodien gāju pa to Lienas ielu, un tur ieklāts klinkers, jā, nekas jau tur daudz, viens liekas,
bet kvalitatīvs sēgums. Arī mājās gribat jaunu izskatu, nomainiet tikai grīdas. Vispār varat nemainīt, visi kaimiņi nāks, visi ciemiņi saka, wow, tev jauns remonts! Bet tikai grīda. Un vispār tam sēgumam laikam tik ļoti liels iespējas, ja, un tā attīrīšana dažreiz ir vajag vienkārši tiem spiedenā strūklakam patīrīt arī to augšojo sēgumu. Un nomainīt atsevišķi sadrupušas plaknes jūs arī drīkstat. Ja? Tur nekāda skaņošana. Ja jūs gribēsiet jaunu rākt, tās ir cits jautājums. Par to, protams, ir, diemžēl, nevarēs tā darīt ļoti vienkārši. Ja? Un, starp citu, Rīgai ir šāds dokumentiņš, ja mums tomēr ir sajūta, ka mums pietrūks vēl pāris soliņi un varbūt pāris atkritumu urnas, ir šāds dokuments, kas atsevišķu labiekārtojumu elementu izvietošana, kas ir arī atvieglota skaņošana, kas nav nekāds pilnais būvprojekts. Jā, te neiet runā ne par kādiem taciņām un iekārtojumiem, bet ja mums dažreiz vajadzīga pat maza rotaļu iekārta, no kāda ražotāja mēs jau noskatījāmies, šīs ir vienkāršais skaņošanas ceļš. Tas nav pilnais būvprojekts, bet tas ir atsevišķu elementu novietošana. Ja? Tas nav tāda pilna ierīkošana. Tas ir, es atveru to dokumentu, es viņu palasīju, likas, ka diezgan tā kopuma, ja tikai tie dokumenti, kas ir jāsavac, nav tik ļoti traki. Ja? Un tad viena lieta, kas varbūt no jums ir dzirdējis, ir par tādu vārdu, ka vietrade. Un tie, kas no jums darbosies, un ja jūs tā atnācat, jūs tie, kas grib darboties, modīgi to saukt par vietradi. Un man liekas, ka ir ļoti forši, ka ļoti daudz ar šo šobrīd nodarbojas. Un tas, kas ir būtiski par to vietradi, es te uzrakstīju, kas ir un kas nav. Un man liekas, ka visbūtiskākais, ka tā nāk iniciatīva no iedzīvotājiem, tikai tā ir vietrade. Ja tā iniciatīva nāk no augšas, tad tas, diemžēl, nav. Un šeit ir funkcija svarīgāka par formu. Dizaineris nedrīkst būt ar ambīcijām šajā vietā. Jā. Nevar būt dizains pāri funkcijai, un tam jābūt daudzfunkcionālam. Vispār vārds daudzfunkcionāls man jau pašai sāk bišķiņi apnikt, bet es sapratu, ka visiem pārējiem tas ir kaut kas jauns. Tātad, ja mums ir viens laukums, jūs jau savā dzīvojuma istabu ko tik nedarat, vai ne? Bet ārtelpā pagalma tas ir tas pats. Tā ir arī mūsu viena kopīga liela istaba. Mums nav atsevišķais stūrītis, kur mēs sēdēsim piknika, atsevišķais stūrītis, kur bērni tur spēlēsies, un atsevišķais stūrītis, kur omītis sēdēs. Kāpēc šīs divas nevar būt? Varbūt es gribu ar to omīti parunāt. Es vispār uz vecumu man patīk parunāt. Ja? Man dažreiz nav ar ko, bērns ar manim negrib vairs runāt pusaudz, tāpēc man tā patīk. Jā, un tāpēc tā vietradē ir samērā daudz šīs pozitīvas, un man liekas, ka tas ir sociālās tādas, aktivitātes un integrēšanas tāds plus, jā, kas forši, kas iet cauri to dinamisko procesu, ka tas nav gatavs dizains, kur kāds uzzīmēja un ierīkoja. Tas, diemžēl, tas, ar ko es ikdienu nodarbojos. Ja? Bet vietrade daudz radošs, droši vien, ka reizēm ilgstošs process, bet viņš ir varbūt arī tāds, kā saka, never ending story. Tas tāpat, ka Rīga nekad nebūs uzbūvēta, un ar šo vietradi jāuztver, ka vienkārši tas ir tāds kā process foršs. Ja? Tā, dažiem piemēriem. Tad tas pagalmu renesanse, to varēsiet ieiet. Tas, kas man patika, tur ir ļoti daudz sadaļas, kur var palasīt dažādas praktiskas lietas. Viņš tā kā tāds uztaisīts arī manuāls. Tur atsevišķi par zālienu, atsevišķi par apgaismojumu, par apstādījumiem, par dažādiem normatīviem aktiem. Es arī šodienas prezentācijā daudz lietas no turienes principa paņemu, un tur ir daudz praktiskas lietas, ko salikuši ainavu arhitekti, būvnieki, dārznieki, visi kopā. Ja? Par likumdošanas lietu skatieties uzmanīgi, jo šīs tomēr ir 10 gadu vecs projekts, un tas bija uz to brīdi, un tas ir tas jautājums, kas ir mainās. Pieņemsim, tur ir rakstīts, ka arī bērnu laukumus var iekārtot un atjaunot vecus bez nekādas skaņošanas. Šobrīd vairs tā nevar, jo šobrīd drošības jautājumi ir pirmā vieta, tāpēc tā. Tomēr skatīties, ka tas ir 10 gadu vecs materiāls. Bet tas, kas attiecas uz apstādījumiem, uz labiekārtojumiem elementiem, es vēlreiz pārskatīju, viss ir diezgan aktuāli un forši. Tur tādas lietas, ko varēsiet izmantot. Nokačājiet sev un būs jums. Jo es nezinu, cik ilgi vēl mēs to turēsim, jo viņu oriģināla lapa šī projekta jau ir ciet. Mēs daļai pārnesam uz savu biedrības mājas lapu, tur pagaidām tas viss ir. Un tas, kas notika šajā projektā, notika ļoti dažādas aktivitātes. Tas notika arī tad, kad mums bija Rīga bija Eiropas kultūras galvaspilsēta tajā gadā. Jā, un tas bija tā ietvaros, tā daļa no tā projekta.
Un vairākos projektos, 24 dažādos pagalmos, Ainava arhitekti, dārznieki un dendrologi bezmaksas konsultēja vai izstrādāja skices un kopā ar iedzīvotājiem tikās un notika šī forša komunikācija, ja, kura gala tad ir radītas gan tās skices, gan tās bija dažādas izstādes un dažādas konsultācijas, ja, un tad cilvēki, kas no tā pagalma, kas tajā laika bija pieteikuši, viņi dabūjuši tādu īsto ceļu ar visiem materiāliem, visu kaut ko, kā viņi varētu vienkārši elementāras lietas izdarīt. Tas nebija nekāds kosmos tur un tādi maksimum projekti, bet tiešām tādiem esošiem pagalmiem. Var paskatīties, iedvesmoties no dažādām idejām varbūt. To es iesaku jums kā materiālu. Jā, bet es biju pati šoka, ka jau 10 gadi pagāja. Un viena no tēmām, ko man Linda ir pieteikusi, bija urbāni un kopienas dārzi. Bet es par to ilgi domāju, un es esmu nonākusi pie vienas tādas fantastiskas atziņas. Es nezinu nevienu urbānu dārzu, kas ir ierīkots pa īstam pagalmā, milzīgā. Jo parasti visi tie piemēri, ko es jums arī rādīšu, tas ir vietas, kas ir kādas pašvaldības vai privāta investora teritorijas, ko tur ierīkojuši interesantu lokus, kādas kopienas. Jo man liekas, ka pagalmos tā galvenā lieta, par ko es pateicu paša sākumā, grūti vienoties. Šeit cilvēki jau vienojušies, ka viņi ir kopiena ar kaut kādu interesi, un viņi grib to darīt, un viņam ir pamatojums. Ja pagalmā veidojas tāda maza iekšējā kopienā, tad tas notiksies. Ja? Bet ja nē, tad būs bišķiņ grūti, bet tie, kas ir veidojuši tos dārzus, man liekas, ir ļoti forši. Es parādīšu tos arī dažus piemērus, un pasaule vispār šīs kopā ar šo urbāno dārzkopību šobrīd iet, es teiktu, jau otro vilni, jo pirmais vilnis bija pirms 20 gadiem, mēs bišķiņ kāvējamies. Ja? Jo mēs no tiem dārziņiem jau knapi atgājuši, kad padomju laika bija. Ja? Te mums tagad nošķurēt, uzbūvēt Latvijas universitātes kompleks, jau bebri tur ir pārņēmuši bišķiņ, tas nekas, ja? Bet tur mēs te knapi no tā iztika, mums varbūt reizēm liekas tā kā, kaut kā tāds, jā. Bet man liekas, ļoti daudz jaunieši, kas pieņemsim Līvas vecumā, viņi to nav piedzīvojuši, viņi grib, vai ne? Tikties, rokas ielikt zemē un kaut ko tādu darīt. Un šīs ir tāds, kur ir vajadzīga šī līdzdalība, bez tā nenotiks nekas, un kopībā. Un tāpēc pagalmos tas būtu iespējams, bet tiešām, kad ir maz kodols, ka tas nav viens cilvēks, kas pašmērķīgi, bet tomēr kāds kodols. Es teiktu, ka dārzkopība šobrīd ir viena no rehabilitācijām lietām, kas veido arī šo iekšējo mieru, līdzsvaru, rehabilitējoši. Es savā dārza arī rūkājos, man vīrs tur neiet. Bet viņš toties mani, kad tur ielaiž, padarboties. Viņš, kad es atnāku atpakaļ, viņš saka, tu esi atpūtusies? Es tur melnu degu, tur viss. Es saku, jā. Ja? Šeit es esmu atpūtusies. Ja? Un tās ir, varbūt ir ļoti daudzus cilvēkus tieši uzrunā. Man bērns 15 gadu, viņa labprāt nāk kaut kur tur bišķi parušanāties, viņa nesaka nē. Un pēc tam, kad viņa to izdara, es saku, tev patika? Viņa saka, vispār jā. Es šokā, es tā ļoti tā maigi tur tā, es saku, klausies, tur tādas pūpas auga, savā salasīsim. Un tad pierreiz saku, te varbūt palaisti, tad varbūt, tad viss te kaut kā ieveļās process, ja? Un tā arī man, pieņemsim, priekš manis komunikācija ir ar bērnu. Kad maniem vecākiem bija dārs, es gribēju viņus piedodiet piežņaukt, tāpēc, ka man vajadzēja rāvēt kartupeļu vagas un biešu vagas, jo man steidz izdomāja, cukuru bietas nodosim, būs pīķis. Un tad Natālija bija visu vasaru, man ļoti ilgi bija alerģija pret jebkādu šādu veidu dārzniecību. Un manā vecumā, manas paudzes, manam vīram ir tas pats, viņš vēl tam nav pārkāpis, es esmu pārkāpusi, bet viņš tam nav pārkāpis. Un viņš, kad runā ar savu māsacam, brāliem, viņiem visiem. Jo mēs dzīvojam tādu, kad mūsu vecāki gribēja ražu. Kartupeļus, ko mēs tur vēl esam ražojuši, gurķus, ja, un visas tās 83-litrīgas burkas pagrabā. Mums bišķiņi ir, šīs ir par kaut ko citu. Tas nav tik ļoti daudz par pārtikas ražošanu, cik varbūt par šo rehabilitāciju, tikšanos, komunikāciju un pārējām lietām. Jā, un šeit ir daži varbūt tādi mazie soļi. Es noteikti jau runāju 2 stundas, jā? Solījos 1, pusotru. Mēs tuvojamies noslēgumam. Ne tik ļoti, bet tuvu. Jā.
Man vienmēr ir ļoti grūti, man gribas to ievadu, to kontekstu iedot, lai jūs vairāk saprastu, kā es to uztveru, jo es, protams, dalos pieredzēs. Nesaku, ka manā patiesība ir vienīga, bet tas ir mans pieredzes stāsts, protams. Ja? Ir daži ļoti vienkārši soli. Pirmām kārtām atbilstošas vietas izvēlē. Saule, viegli pieejama, neieliekam kaut kur tālu, kur pēc tam ar tāčku tālu iet, vai kāds transportiņš mazais nevar piebraukt un tā tālāk. Un man ir jāsaka, ka, diemžēl, vēlams nožogota, vai vismaz daļai nožogota. Lai nav tā, ka jebkurš tam manu burkanu šitā paņēma un ahamži, jā, tā, jā. Tas bišķiņ tā, ka tomēr drošības jautājums nedaudz vajadzīgs. Un šeit jāizvēlas lielums, jo parasti, vismaz man, ir lieluma mānija. Uz visu, ko jāstāda un jāaudzē, kas vēl tur perk sēklas, tur, zin, ka man vīrs saka, tie 2000 kvadrātmetri bišķi pa maz šitām sēklām. Es saku, bet es gribu izvēlēties, es gribu, lai man ir izvēlē, un tad sapņi galvā un viss kaut kas tāds. Mēs parasti pa daudz paņemam, jā, un tad, kad sākam labāk ar mazumiņu, jā, un sapratam tiešām, cik būs tie cilvēki, kas tur gribēs darboties, jā. Labi iekārtojums. Sākam ar, pirms mēs esam sākuši rākt, ūdens būs pieejams, jā. Tas, pieņemsim, ir vienam no dažiem projektiem rādīja vislielāks ir elektrībā arī dērētu, jā, gribēsiet kaut kādu instrumentu tur varbūt pieslēgt, jā. Vai kompostu būs iespēja veidot, jo sadalīt tulīt un ātri visus atkritumus, diemžēl, tos zaļus atkritumus nevarēs. Paskatāmies, kas ar vides pieejamību. Ja pat nav mums cilvēki ratiņkrēsla, tas nenozīmē, ka kāds ar bērnu rātiem negribētu piebraukt, vai ar tāčku galu, pat repēm jānes to tāčku, jā. Tas ir arī diezgan būtiski jautājumi, un vietiņu, kur mēs varam kādu soliņu, galdiņu vienkāršu un instrumentu glabātuvi uzlikt, un arī atkritumus, kā mēs apsaimniekosim. Katram liksim nest uz mājām, pārstrādāt, ir tuvuma, kur mēs varēsim, tādus parastus atkritumus, maisus, tur plasmas un tā tālāk. Protams, zaļus atkritumus kompostēsim, jā. Elementāras dārzkopības zināšanas ir forši, ka tajā kopienā ir tie, kas var dalīties. Tie, kam ir zināšanas, tie, kas ir, teiksim, tā seniori, kas ir labprāt varbūt arī grib dalīties, un ir tie, kas grib ņemt tās zināšanas. Es vēl joprojām gribu ņemt zināšanas dārzkopība. Ja? Man šī jauna sfēra, es tur esmu vairākos jau čatos, vairākas lapās, mēģinu saprast kaut ko par mēslošanu, sapratu, ka es neko nesaprotu, un varbūt man nevajag mēslot, varbūt man ir vai tam dabiskām lietām, jo tur tās proporcijas un kas, es noteikti izdarīšu ne tā. Ja, un tad līdz ar to tur ir jāsaprot arī, ko mēs stādām, bet tās tiešām, un varbūt tie, kas jums nezina, es pati jau priekš sevis esmu sākusi veidot milzīgas tabulas, kādi augi, ar kuriem sadar kopā un palīdz viens otram tikt vaļā no dažādiem kaitēkļiem. Pieņemsim ar tomātiem, visforšāk auga baziliks, jo viens otram palīdz no tiem kaitēkļiem tikt vaļā. Un daži piemēri tādi ir vēl. Ja? Es zinu, ka samtenes normāli liek, viņas to arī visu kaut ko, un toties samtenes tik nenormāli garšo dažādiem gliemežiem. Ja? Tā, tas vēl ir jautājums, kas tur īsti palīdz vai tieši nepievilina. Ja? Tā, ka tur var būt ļoti daudz nianses un zināšanas, kur varētu dalīties, un man liekas, tas process, kur dalīties zināšanas, dažiem aizrauj vēl vairāk nekā tur kaut ko iestādīt, bet tā komunikācija, tu zini, un man liekas, nav nekas aizraujošāks par to. Ja? Ilgspēja. Par ilgspēju tad domājam par šo augsnes kvalitāti, kā mēs viņu uzlabojam, nevis tieši noniecinām, esam taupīgi, ja? Un ja mēs varam veidot paši kompostu, nevis aiziet uz senukāju un nopirkt tur milzīgas un samaksāt kaut kādam Eiropas ražotājiem. Šobrīd ir burtiski pirms nedēļas runāju ar vienu manu dārzkopības kolēģi. Viņš saka, mēs šobrīd ļoti aktīvi domājam un gribam zinātniekus piesaistīt, sākt pašiem ražot ļoti daudz substrātus. Respektīvi, lai nepirkt, lai tas ir ilgspējīgi. Mums ir ļoti bieži no kaut kādi atkritumi, zaļie atkritumi veidojas, kā to pārstrādāt. Respektīvi, mēs arī attīstāmies arī tā nozare, jo vienu brīdi tur bija tāds noplakums un kā to darīt arī tādās lielos apjomos. Ja? Sadarbība, sadraudzība. Ja? Un ļoti bieži, ka kādam tur izauga kaut kas pa daudz, padalāmies, kādam doba neizauga, pārstādām. Tas viss ir jābūt tādam tā kā procesam. Ja? Es teiktu, ka mēs tagad nesen ar kolēģiem kaut kur runājam, jā, zināšanas ir labi, bet katra projekta 10% eksperimentam. Ja, jo, ja neeksperimentē, nezinu, vai kas vispār notiks. Mēs pieņemsim paši, tagad zinām, ka šobrīd ļoti mainās tās klimatiskas zonas. To, ko es pirms savā karjeras sākuma, tas man bija tabū, to mēs nestādījām.
es skatos, ka visi stāda, es vēl gaidu. Ja? Man bail, man ir iemācīts, ka man sist par rokām. Ko tu tamarīgs uzstādīt? Traka vai neesi? Visterijas, vai, jo, tas ir vispār. Ja, nekāda gadījumā. Nu, jau šobrīd mēs sākam eksperimentēt ar kaut kādam lietam, kas ir, jo bišķi mainās, bet ļoti, ļoti lēnam uzmanīgi, tāpēc saku 10%, ne vairāk. Ja? Jā. Es te parādīšu vienu piemēru. Es ļoti ceru, ka viņš arī realizēs. Man arī sanāca paprojektēt vienu tādu kopienas dārzu. Šis ir Rezekne, mēs attīstījām ļoti lielu teritoriju. Un te ir augšējā daļa ir dzīvojama māja, viņu te topogrāfija varbūt švaki var redzēt, šitam te ir māla, bet šī ir pašvaldības zeme. Un pašvaldība teica, mēs gribam dot savu zemi, jo šīs mājas iedzīvotāji teikuši, ka viņi tā kā gribētu, tur ir tāda kopiena un tāds, un tad mēs mēģinājām paskatīties, man bija jāpiespiež UKT daļas, ūdens kanalizācijas daļas inženieris, ka lai viņš man pāris izvadus, viņš teica, Natālija, tur tik tālu vilkt, es saku, vai paskaties vēlreiz, vai tiešām nav kur tuvāk. Nu, paskatījāmies vēlreiz, tomēr var, ja? Un tad mēs mēģinājām pievadīt ūdeni, elektrība bija bišķiņ vienkāršāk šoreiz, ja? Un tad skatījāmies tā vietai, bišķiņ bija problēma ar aplustamību, tāpēc bija izvēlēta visaugstākā daļa, jo pārējā daļa tur mazā upīte, viņa ir mēdz aplūst, ja? Tāpēc mēs izvēlējāmies tā kā augšējā daļu. Un tad to, ko mēs veidam, mēs tiešām to teritoriju gan nožogojam, ja? Ka viņa ir... Viņa šitā daļa ir iekšā nožogota, ja? Un arī vietam veidot arī dzīvžogi, jo bišķi no šitās puses tieši tie rietumu vēji, tur nedaudz arī ieliet, lai nedaudz arī tās dumgāzes piesēkt. Ja? Un tad arī esošie koki saglabāti, respektēti, lai bišķi veidojas jau tas mazais esošais mikroklimats, un tad mēs piedāvājam tās koplietošanas telpas. Ja? Tātad tur, kur būs kaut kādi galdi, tur būs kaut kādi ūdens pieslēgumas vietas, kur būs kaut kādas kompostēšanas vietas, kur ir piekļuves, ja? Un pārējais jau būs iekšējais sadalījums, ko jau cilvēki sadalīs paši. Ja? Nu, tā, kad ainavu arhitektam tur ir jārāda tikai ietvars, kur ir tās koplietošanas lietas ir ieliktas iekšā. Nu, daži piemēri ir ļoti daudz tieši no Latvijas. Nejauši sakrita, ka tieši ar šo čali, kas šo rada vidi pats, es viņu personīgi nebiju pazīstama, bet man vakar bija viena cita sapulce par citu tēmu, un es uz viņu skatos, saku, es tavu piemēru jau ieliku prezentācijā. Viņi ļoti daudz ko darbojas, un viņam ir piemērs, ka viņi Liepājā, tāds viņam arī eksperiments, viņi veido to kopienas dārzu. Pateikšu godīgi, tad, kad es viņu redzēju, man viņš nelikas ļoti pievilcīgs, bet apsveicāma iniciatīva, vizuāli pievilcīgs. Bet es domāju, tur ir būtiskāka iniciatīva un darbošanos, viņiem ļoti daudz dažādu pasākumu. Ziniet, ka manai arhitektam gribas tā, ka, lai izskatās zaļi, ja? Kaut kas tur vairāk man prasījās varbūt. Bet es domāju, ka ir ok, vismaz ir pēc tām aktivitātēm, ko viņi tur dara, tā ir arī biedrība. Tāpēc es jums saku, visbiežāk tas ir biedrībās vai kaut kādas kopienas, kas šo organizē. Jo tur tā interese un tā līdzatbildība ir lielāka, nekā varbūt tikai pagalma iedzīvotājiem. Bet es saku, varbūt ir tādas mazas kopienas, tas varētu būt stimuls, kā nemēģināsim pierunāt visus. Ja? Jā, un man liekas, te visi zina sporta pils dārzus. Ja kas nezina, tā ir privāta zeme, tā nav pašvaldības zeme. Un šī ir arī tādas kopienas iniciatīva, un tur līgums bija noslēgts uz 3 gadiem. Tā kā šobrīd tur tā kā īsti nekas neturpinās. Bet tas, kas man liekas ir simpātiski, starp citu, es pati pirms gadiem 15 šai teritorijai strādāju būvprojektu, jo tur investors gribēja attīstīt dzīvojumu kompleksu, un es uzzīmēju tur visu iekšpagalmu un diezgan kosmiska dizaina, jo tur vajadzēja tādu normālu kosmosu. Ja tur, starp citu, neviena zāliņa kvadrātmetra arī nebija, jo mēs tur tieši pārgājām uz zemesēdzes augiem un reliefiem. Jā, bet naudiņas nebija, bija normāla krīze, un saka attīstīties ruderāla ainavā. Ruderāla ainava tas nozīmē, ka vietējas sugas, kas tur parādās spontāni, tā spontāna saucama veģetācija saka pārņemt. Spontāna veģetācija veidojas dažādu iemeslu un dažādu, kas saka, dēļ. Viens ir, kas ir esoša sēklu banka, kas tur pirms tam ir audzis, un otrs, ko sanes pa gaisu, putnī un dažāda veida, kas ir nokļūst līdz tai teritorijai. Un sāka teritorija aizaugt, man liekas, vai tik nebija kādi augi, kas jau sasniedza ciršanas atļauju. Jā, faktiski, kad diezgan pietiekoši liela, jo, iedomājieties, ja es pirms gadiem 15 to projektu, un viņš jau tur izskaties nekāds, jā,
Jo es, starp citu, ilgstoši strādāju blakus Artilērijas ielā. Un tā kā es viņu vēroju arī katru dienu un pēc tam projektēju, un tagad arī bija interesanti paskatīties, kas notika. Es paspēju aiziet un paskatīties, un te ir tāds zonējums, ka te faktiski tā arī bija, ka šeit pa vidu tāda zemāka daļa, kur agrāk bija arī ēka, faktiski tāds būvniecības katlavāns, kas ir visvairāk arī aizauga ar tiem kokaugiem, kur ir veidota tāds tā kā kopienas dars ar bišķiņ sakoptam tākām, pa vidu tāda maza kafejnīcas stilā tāda būda, kur arī notika dažādi pasākumi, bet pa visu šito konturu izvietotas kastes. Jā, tā kā šeit šitās bildes var redzēt, kastes, un tu vari paņemt šīs kastes, un apmēram 100-150 dalībnieki tur darbojas. Bet kas tas par darbu? Kas tas par atbildību? Tā ir slēgta teritorija, viņa nestāv vaļā. Tur pie ieejas visu laiku dežurē meitenes, un tur var nokļūt kaut kādos konkrētos laikos. Ja? Jo es iedomājos, ko nozīmē, ja mēs pilsētu atstājam to pilnīgi vaļā. Ja? Kas notiek? Tad drošības jautājums tur tiešām risināts. Tāpēc tāds jautājums. Jā, rezultāti interesanti, bildes ļoti instagramīgas. Ja? Un tie cilvēki, kam tur bija, cik es redzēju, es arī vienreiz iegāju tieši mana viena kolēģi, Ainava arhitekti, iet ar Redīsu Buntīti. Es saku, tev vari šeit? Viņi saka, jā, baigi forši, es te ar bērnu atnāku, bērns iesēja. Kaut ko bišķi padarboties. Ja? Tā kā šāds projekts, man liekas, arī interesants. Un ļoti bieži tie urbānie dārzi ir jāatcerās, ka te nav permanenti projekti. Tā ir īslaicīga izmantošana. Un, starp citu, Eiropā tieši šos urbānos dārzus izmanto kā tādu īslaicīgas izmantošanu. Tātad mēs pagaidām nezinām, kas ar šo teritoriju būs. Jā, mēs zinām, ka pēc gadiem 10 mums tur varbūt būs dzīvojama māja, bet mēs gaidām kaut kādus finansējumu vai projektu, vai iespēju, varbūt risinām zemes īpašumus problēmas. Miljons jautājumu varētu būt, kāpēc mēs tieši tagad. Mēs ielaižam tur cilvēkus, mēs ļaujam tur darboties, tur kaut kādi nosacījumi un tā tālāk. Šeit bija diezgan jāpacinās, lai dabūtu ūdens pieslēgumu. Jā, elektrības pieslēgums laikam bija vienkāršāks, bet ūdens pieslēgums bija bišķiņ grūtāks. Jā. Bet dabūja. Jā, un tad tāds projekts. Jā, tas arī tiešām kā tādas īslaicīgas izmantošanas projekts. Starp citu, šī uz bildes ir mana kursbiedrene. Izrādījās, ka viņi tur arī diezgan aktīvi darbojas, es jau to zināju. Arī tāds ļoti neliela iniciatīva, bet viņi sava projekta liek uzsvaru uz izglītību. Kur tur mazie bērni, redzēt, viņi arī labprāt pieņem pie sevis skolniekus, ļauj viņiem tur visu kaut ko iestādīt, kādā paņemt līdzi, viņi tur kaut kādu savairo mazus stādiņus, un tie bērniem ļauj mazos podiņus iestādīt, paņemt uz mājām, vērot, vispār pastāsta par tādu. Viņi dālās pieredzi, tur ir vairāk tā izglītojoša funkcija. Es sapratu, ka jauniešiem tā ir arī forša vieta, kur viņi paši tiekās, darbojās, komunicē, runā par dažādiem vides izglītības jautājumiem, jo šī mana kolēģi ir tieši vides speciālists, jā, un tad viņam ir šī vairāk iniciatīva nodot pilsētas bērniem, ja, šo urbāno dārzniecību un vispār to saskarsmi ar dabu kā tādu. Jā, tā kā viņi darbojas no 21. gada. Tad Pēteris neatnāca šodien. Kur ir? Čau! Es paspēju ielikt arī tavu informāciju. Vakardien es saņēmu no sava kolēģa, no ārēja, institūta Pēteri e-pastu, viņš saka, es redzēju, ka tev būs šitais. Mēs jau arī ar šito darbojamies. Ja? Tad, ka es gribētu teikt, ka tā urbāna, es izstāstīšu savu redzējumu, ja, pa jūsu projektu, piedot, ja nav tā īsti. Tā kā parādās interese, bet es domāju, ka ļoti daudziem galva parādījās jautājums, kā ir tas tomāts, kas izaudzēts pilsētā, viņiem tur nav kaut kādas vielas pa daudz? Ir jums galva šis jautājums? Tā bišķiņ, tāds satraucoši. Varbūt tur kaut kas nav labi. Lūk, tāpēc gan Dārzkopības institūts Pūrē, starp citu, es tomātus no tās Pūres, šitās dobes dabūju dāvanā. Jo es tieši atbraucu savu vārda dienu, un man tur meitenes parasti visu kaut ko sadod, un tad viņi saka, šitais no eksperimentāli, mēs viņus pareiķinājām, nosveram, patestējam, tu vari ēst. Jā, un Rīgā uz jumta bija ierīkots, tad ir tiešām tādas augstās dobes, un Pūrē
uz lauka, bet arī augstās dobes. Tad faktiski eksperiments bija ar dažādiem substrātiem, jo zinātnieki saprotot šobrīd šis ir tā kā zinātniskais projekts, saprotot, ka jādabūn šīs zināšanas, ka jāatjauno, varbūt ir ar jaunākam tehnoloģijām, gan arī par substrātiem. Jo jūs teiksiet, kādu augsni, kādu tur likt, tad šis bija eksperiments par substrātiem, jūs laikam viņu turpināsiet vēl, vai ne, to projektu? Jā, super. Un tad mēs varēsim palasīt, un mums būs vietais mūsu zināšanas arī par dažādiem substrātiem un arī par dažādu vielu, kas tur koncentrējas. Un speciāli viens ir pūre, kas ir lauku apvidus, tieši tās pašas sugas, tieši tās pašas šķirnes, laikam, jā, diezgan tuvu, vismaz sapratu, tur ir kaut kādi tomāti, redīsi, salāti un kaut kāds tāds ļoti vienkārši populārākas sugas, jā, ēdamas lietas. Un viens ir pilsētā. Man liekas, centrāk nevar būt. Jums tur ir vispār tāds kvartāls, tur koku tuvuma nav. Diezgan tā, es vismaz visu laiku mēs tur braucam dodot analīzes, man liekas, baigiem betona monstri. Jā, tāds, un tur arī uz terases ir audzēts, kas ir šobrīd arī diezgan mode populārs. Tā kā, man liekas, arī vērosim jūsu rezultātus. Jā, tā kā arī zinātnieki par šo interesēs, lai mums ir kaut kādi informācijas ir. Un tas, ko man gribas vēl teikt, arī šīs ir daļēji saistīts arī ar gribēšanu tikt vaļā no dažādu piesārņojumu augsnē. Tie, kas varbūt zina vai nezina, Sarkandaugavas apkaime ir ļoti aktīvi un darbojas. Un nevienmēr tas ir iekšpagalms. Šīs ir vienkārši starp pagalmiem veidojas maziņš skvērs, ka varbūt šeit ir vienoties pat ir bišķiņ vieglāk nekā gluži zem mana loga vai kaut kā savādāk. Un šeit arī ar iedzīvotāju iniciatīvu, arhitektiem un citiem profesionāļiem kolēģiem ir ierīkoti tādi aktīvie. Un kāpēc es pateicu par piesārņojumu? Tas saulespuķis ir turpat. Tieši tāpēc, jo šeit ir jautājums ir par fitoremediāciju, un fitoremediācija tā ir augsnes un ūdens attīrīšana no dažādām kaitīgām vielām. Ja? Tātad, pateicoties tam, ka tur pāri upītei ir arī kādreizējas rūpnīcas teritorijas, principā analīze parādīja, ka piesārņojums ir. Un tad šis bija viens no eksperimentiem, ka šajā apkaimē arī ir fitoremediācijas process. Man liekas, tieši šitā bilde ir vairāk par šo stādīšanu. Tā kā šeit višķiņi arī ar tādu zinātnisko piesitienu, bet reizi arī par šo kopienas publisko ārtelpu diezgan interesanta dizaina. Jā. Ļoti maziņš tas skvērs. Un, kā lai es nestāstu tikai par Latviju, kas tad notiek tur? Ja? Tās ir no Līvas piemēriem. Man ļoti patika tā doma, ka Parīzei arī bija jāsasniedz šie zaļie procenti, un ko viņi ir izdarījuši, viņi viņus mēģināja sasniegt caur dažādām terasēm un jumtiem. Tātad 2020. gads 100 tādi darzi pa visu Parīzi ir ierikoti šie urbānie dārzi. Un tur, cik es saprotu, bija arī pašvaldības palīdzība un iniciatīva, ka šo tā kā atbalstīt, un tad cilvēki tur, bet tur viņi tiešām arī ražo pārtīko, viņi dalās, un tas process ir tāds. Tad man liekas tāda ļoti forša iniciatīva, ja? Ka tāds process jau ir diezgan plašs un diezgan atbalstāms. Ja? Tā kārta tur iespaidīga, ka tur paskatās diezgan daudzās apkaimēs ir attīstīts. Ja? Jūs redzat lielāka daļa uz terasēm. Tas, starp cik, kāpēc uz terasēm, kā jums liekas? Zeme ap tam mājam praktiski necik nav. Ja? Bet viņam tādi tie plakanie jumti tur ir diezgan maz izmantoti, un tāpēc tā urbāna dārzkopība uz jumtiem, tā kā arī jūs, Petri, pie jums, tas ir diezgan populāra lieta, un palīdz tiem jumtiem iedot šo jauno funkciju. Ja? Un tad, man liekas, ir viens pilnīgi crazy, pilnīgi cits piemērs, kas arī no Līvas darba man ļoti iepatikās un uzrunāja, ka mēs mēģinām, šīs ir tāds varbūt izaicinājums nedaudz. Nedaudz provokācija, jā, jo nevienmēr visam jābūt skaisti, dobīts, puķīts un tā tālāk soliņi. Šī ir provokācija. Šī provokācija pamodināt cilvēkus un piesaistīt viņus vietai. Jo dažreiz tai vietai nav nevainas, bet pietrūkst kaut kāds atrakcijas, kaut kāds spēcīgs simbols, spēcīga vieta, kāpēc man tur jāatnāk. Ļoti vienkārši. Ome sādīja ap kokiem šitādus jautras segas, ko, man liekas, mums latvieši tad kaut ko kāds kaut kur dara. Ir izvilkti dažādi stilīgi elementi, diezgan arī pietiekoši stilīgi. Mēs teiktu bezgaumīgi. Bet atcerieties, tas ir īslaicīgs pasākums. Tā ir provokācija un gribēšana pievērst cilvēkus šai vietai, apstādināt. Un tad no absolūti neizmantota stūra, tāda tā kā puskvēra pagalmu mala, cilvēki pēkšņi sāka nākt un tūsēt un kaut ko gribēt attīstīt un darīt kaut ko vairāk.
Ja? Jo viņi ir redzējuši tā vieta pēkšņi, ieraudzījuši tā vietai potenciālu, kurai katru dienu gājuši vienkārši pa diagonāli cauri, nekas te nav. Viņi pēkšņi te, var? Super, darām, gribam darīt. Ja? Parādījies grāmatu maiņu punkts, tā palika par randiņu satikšanas vietu, dažādam apkaimes mazu pasākumu, tādas lietas. Līva, tava mākslā. Līva uztaisīja savam maģistra darbam ļoti vienkāršas kolāžas, kuri parāda ļoti skaidri, speciāli melnbalta tehnika nofotografēt esošu un ar parastam aktivitātēm, kā atdzīvināt, kā padarīt kaut ko, un viss šitās lietas nav skaņojamas. Ja? Tas viss tās lietas, kas ir bišķiņ provokatīvi, bet ļoti ātri var kaut ko izdarīt. Jā, bet šīs mazas lampas ir nomainīt veco. Ja? Nomainīt vecus, kur jau ir bija, tāpēc tāds, gandrīz varbūt kaut kādas lietas ir. Ja? Papildināt esošas puķu dobes, uzlikt grāmatu apmaiņu punktu, atjaunot soliņiem virsmu, tur, kur bija vecas lampu izvada, nomainīt vienkārši augšas. Reku tas ir urbānais dārziņš. Vietā, kur mēs varbūt tikai brīvdienas izvelkam stendus un bērni kaut ko izstādā, tāds brīvdienu. Mans bērns būtu lepts, man bērns starp mākslinieki, viņš teica, es varu? Es gribētu. Jā, es viņai parādīju vakardien šo bildi. Viņa saka, mēs varam tā izdarīt? Es saku, nē, tad man to būs jāorganizē. Ja? Tāds. Un tad šeit vienkārši veidot tādas vasaras kādas aktivitātes, un viens vecs beigts koks nav beigts, nav viņu jāzēģ jau uzreiz nost. Viņš var kļūt par tādu tā kā vietas akcentu pēkšņi spilgtu. Līva izceli. Ja? Tāds mazas provokatīvas lietas, kas varētu būt. Kādas šobrīd ir tendences? Es ieliku dažādas tādas tendences, kas ir Eiropa, kas ir, te es bišķiņ pačikoju savas bildes, šīs ir, man liekas, Dānija un citas skandināvu valstis ir šie labiekārtojumi elementi, galdi, soli. Un tas, ko es pievērsu lūdzu uzmanību, ka redzat, jūs tās visas, tie visi pagalmi ir samera maza mēroga. Mums ir vajag šo mazo intimo mērogu, lai mēs tur varam justies droši. Cilvēks jūtās droši. Mēs esam dzīvnieki, mums ir jānovēro, mums ir jāsaprot, kas mums apkārt. Ja? Jūs vienmēr pavērot, ka suņi un kaķi viņi apstājas tā, lai viņi redz, kas notiek tur. Vai tad mēs negribam savādāk? Tāpēc jūs visi esat izvēlējuši smuguriņas, vai ne? Tā apsēdaties maliņa, es tā muguriņas, zem jumtiņa, viss kārtība. Ja? Protams, arī šīs dobes ir paceltas un tādas mazas kabatiņas. Un tātad šeit ir tā ome vai mamiņa vai varbūt tētis, nebūsim stereotipiski, kas ar bērniem visu to dara. Un stāda, un ja te bērnu zīmējumi, tad viņi kaut ko kopā dara. Es tur redzēju, ka pilnīgi var redzēt, ka tur kāds darbojas. Tās nav nekāds profesionāls cilvēki paši. Ja? Un tad tas mazais mērogs, kas ir, man liekas, ir foršs. Un ja nevar to mazo mērogu dabūt, to sadalā ar dzīvžogiem, ar kokiem, ar kaut kādiem elementiem, ja, kas varētu būt. Un tā es bišķiņu uz šokēšu. Šādi izskatās apstādījumu pagalmos. Pēc iespējas savvaļāk, pēc iespējas zaļāk un pēc iespējas mazāk zāliens. Bija pagalmi, kuros bija tikai šādi džungļi, un tādi džungļu kabatās paslēptas dažādas zonas. Tas nozīmē, ka es esmu it kā tepat, bet es jūs neredzu. Ja? Mums ir, protams, bail. Mums liekas, ka tur būs kāds nelegālais iemitnieks, aromātiskais vai vēl kaut kas cits. Ja? Mums ir ērces, nedod Dievs. Ja? Un tā tālāk mums, protams, vēl ir bailes. Bet es jums parādīšu vienkārši, kādas ir tās tendences, tā uz noslēgumu jūs bišķi pamodināt, ja? Lai jūs neesat aizmiguši. Ja? Jā, un tad ir, jūs redzat, tādi viengabalainie lielie stādījumi ar šīm zemesēdzes plašām, kur kādai, ticiet, šeit nezāles bija samera daudz, bet ko mēs mūsdienas saucam par nezālēm, tas ir arī jau diskutabls jautājums. Ja? Tā kā šī savvaļa ienāk ļoti, ļoti, ļoti daudz. Un es parādītu uzreiz teiku, arī šeit savvaļa, bet mēs te gribam bišķiņu kontrolēt. Ja? Tad manu kolēģu Alps, kolēģu jauna teika, kas ir, protams, investoru attīstīts, bet viņi te mēģinājuši tāda kontrolēta veida to savvaļu, tādās dobes vismaz ievest. Starp citu, dobes vēl joprojām izskatās labi, bet labiekārtojumi elementi jau prasās, tā kā bišķi palabot, jā. Bet dobes ar to visu savaļo, liekas, ka tur viss kārtība, jā, paējot šim laikam. Tāds, jā, eksperiments arī. Un ko es jums šeit rādu? Es jums rādu to,
ka pasaulē tīrs perfekts zāliens šobrīd ir pasludināts par galveno klimata ienaidnieku. Kāpēc? Tāpēc, ka Eiropā viņu grib pilsētās laistīt, tie ir resursi. Pļaujot, mēs patērējam tehniku un degvielu un elektrību un citus resursus. Un tāds noniecināja pilnīgi visu savvaļu un sugu daudzveidību. Tāpēc šīs ir bildes no vienas foršas profesoras, kas, starp citu, kas vispār tajā brīdī, kad rakstīja, viņa bija Zviedrijā, pirms tā viņa bija Jaunzēlanda, un tagad viņa vispār pacēlas visu ģimeni uz Austrāliju. Bet es ar viņu šeit tad vēl sazinos, tāda Marija Ignaķieva, viņa man arī bija viena no recenzentiem manai disertācijai, un viņa kā traka, viņa tieši par šiem zālieniem. Un tā tēma Zviedrija bija jau pirms gadiem 15. Jā, viņi jau līdz tām nonākuši, ka viņi to darīs. Es jums pastāstīšu atkal, kāpēc. Šīs te sīkiem būrtiem, nemēģināt nemaz lasīt. Šis ir sugu sastāvs savaļas, jeb urbānām pļāvām. No 20, kas ir maz, līdz apmēram 40. Cik klasiskā zāliena sastāva Marija nesaka ir Lievārinē? Cik ir? Tur ir rakstīts. 5, tas ir ļoti daudz. Pārsvara ir 3. Kā jums liekas, ilgspēja 3 vai 5 sugam pret 40 sugam kāda? Cik procenti? Ko spēj zāliens ir akumulēt gan siltumu, gan ūdeni un ko spēj pļava? Ja? Tad Eiropa šobrīd, ne Eiropa, visā pasaulē šobrīd saliek visu šo uz kausiem. Viņi saprot, ka mēs gribam šos ekstensīvos zālienus. Nesaucam par pļāvām, neaudzējam augstus, neaudzējam obligāti ziedošus, bet taisam ekstensīvus. Tātad tur, kur mums taču ļoti daudz teritorijas, kur nevajag perfekto māriņu līdz noskubināto. Izdomājam, kur mums tiešām vajag, kur mēs gribam spēlēt bumbu. Es jau studentiem stāstīju, es vienreiz dzīve dabūju pie klienta ar koloku pa galdu iesist. Es pati par sevi biju pārsteigta, ka es to izdarīju, jo man klients rāda savu metru skaistu mežu. Viņš saka, man vajag šeit zālienu. Es saku, priekš kam? Es saku, priekš kam es vajag zālienu? Kā lai ir tur tīrs? Es saku, priekš kam jūs nopirkat šeit īpašumu? Es tā bezkaunīgi jau sāku runāt, jo es jūtu, ka man neceļas rokā smuku metrā vai pārtaisīt par zālienu. Bērniem, kur ir, es saku, uzrakstiet man, cik jums vajag kvadrātmetru zāli. Es jau tā ļoti nejauka biju. Es jau pēc tam, viņš tur kaut ko pretojas, es iestu koloku pa galdu, es saku, es zālinu neveidošu. To bez manis. Es saku, es jums šito ap māju palīdzēšu, bet šito, lai es nezinu, ja jūs to sabojāsiet. Ja? Jautājums ir, uzdodiet sev, cik kvadrātmetri zālienā jūs gribat. Tiešām, cik kvadrātmetri? Ja? Tas ir ļoti normāls jautājums. Ja? Un par labiekārtojumu. Es ļoti ceru, ka vismaz jaunus projektus attīstot, mēs šo praksi pārņemsim. Iekšpagalmos mašīnas nav. Visas mašīnas paliek gar ielas telpam, un mēs ienākam, un viss ir pazemē, un ir absolūta normalitāte, ka iekšpagalms ir virs stāvvietas pazemes. Ja? Tās ir pilnīgi normalitāte, un to neviens nav atcēlis. Līdz ar to pagalma ir droši, pagalma ir vieta, kur šitās nišas salikt ričukus forši zem jumtiņa, lai nav arī slapji. Ja? Un iespēja arī iebraukt šur tur arī ugunsdzēsības transportam, ka pieņemsim šeit, mēs apakši iebraucam, bet augšā, ja vajag, var kaut ko atbraukt. Ja? Un iznākšana pagalma mūsu drošības. Un arī, protams, lietus ūdens, tā jau vispār cita tēma, ka mēs arī viņus vācām. Un tādas mazas lietas, no kā mēs ļoti bieži ciešam, mums vajag daudz dažādas vēl papildus būves. Vai mēs pieņemsim kādas elektrības, jeb saimniecības būves, forša apdara, bišķiņa apstādījumi, kāpēc viņai tur ir jābūt, nevarēja savādāk inženieri izbūvēt, nebija citas vietas, tehnoloģiski vajadzēja. Ja? Vai pieņemsim, šeit ir visu to rītuņu novietnes. Ja? Man tur, būdami uz vietas, tas netraucē. Liekas, ka tieši forši viņi bišķiņ sadala telpu, dažādas zonas, paši tur bišķiņ apaudzēti vai vieglu režģojumu, un tur ļoti bieži arī ne tikai riteņu novietnes, bet tur arī ir, pieņemsim, dažādu, kā to saukt, maiņu punkts, dažādu lietu maiņu punkts. Man, pieņemsim, mazais kapītis nav vajadzīgs, viņš tur zem jumtiņa pastāv, o kaimiņš pateiks, man vajadzīgs, ja? Un es tagad domāju, tur tūlīt būs krāmi.
Nē, tur nekā baigi nebija, tur tiešām tā arī stāv. Es saku, tas tā. Viņi saka, nē, mēs kaut kā ļoti ātri spējām, zinām, kam ko, kurā brīdi vajag. Ja? Tā kā šādas lietas, man liekas, ir forši. Un bija, tur, kur mēs tā neērti jūtamies, mēs tā paklusi ar tiem telefoniem gājam, un tur tā arī bija. Viss tas bērnu mans tur pat arī palika. Visi tik ļoti jūtas droši, ka liekas, ka te bērni, mēs vienkārši bijām tāda laika, kad visi bērni laikam bērnu dārzos un skolās, bet liekas, ka tikko vispār jocīgi, vai ne, fotogrāfija neviena cilvēka. Mēs vienkārši bijām 10:00 no rīta, ja? Kad visi jau skoliņās un darbos. Tā mēs tā jūtamies bišķi tā kā tādi nelegāli, bet tāds. Es jums ieliku noderīgas saites, nezinu, varbūt nofočēt vismaz pēc tiem nosaukumiem visu var atrast, jo saites droši vien, ka jūs neredzat, bet nosaukumus noteikti, jā, bet to visu, ko es šodien minēju, dažādas lietas, jā, gan par renesanses pagām un par tādām lietām un par dažādām arī šiem radi vidi un par sporta pils dārziem un par visu kaut kādiem piemēriem. Jā, tas būtu viss.